Sveiciens ikvienam, kurš ir pievienojies šim projektam Sarunas ar kakao. Paldies šīs epizodes atbalstītājiem Klikcentram un Namiņam Rīti. Mēs katru epizodi filmējam Klikcentrā citā zonā. Šodien mēs esam Nerfu telpā, kur tu ar saviem draugiem, ģimeni vai kolēģiem vari atbraukt un uzrīkot rītīgu kāriņu. Kā arī paldies Lienai Baltrukai par to, ka katru epizodi viņa man liek justies kā svētkos. Šīs epizodes viesis būs Mārīta Gertnere. Parunāsim par coachingu, par ceļošanu, par svaigēšanu un sulu kūrēm un vēl daudz ko citu iedvesmojošu. Čau! Čau! Paldies, ka tu te esi. Man ir milzīgs prieks, ka tu piekriti un ka mēs varēsim šodien iedziļināties daudz un dažādās tēmās par un ap tevi. Izzināt, kā tu esi nokļuvusi līdz tam brīdim, kur tu esi šodien. Un es sākšu šo sarunu ar to pašu jautājumu, kurus uzdodu ikvienam. Ko tev nozīmē iet savu ceļu? Paldies tev vispirms par to, ka tu man uzaicināji. Jūtos tiešām ļoti pagodināta un priecīga šeit būt. Ko man nozīmē iet savu ceļu? Laikam tas sākotnēji tas ir saistīts ar tām visām ikdienas mazajām izvēlēm. Kad mēs izvēlamies ikdienā darīt kaut kādas mazās lietiņas, kuras mēs gribam darīt priekš sevis, tad tas ir tā kā, kad mēs ejam savu ceļu, kad mēs visu laiku esam tā kā autentiski sev un daram to, ko gribam. Un tad tas tā kā uzved mūs uz tā ceļa, ka mēs ejam to savu ceļu. Jā, īstenībā es nevienam nekad neesmu to jautājusi, bet ar tevi būtu interesanti padiskutēt par to, kā tad ir neiet to savu ceļu, jo pa lielam, jebkurš ceļš ir mans ceļš, kuru es tā kā izvēlos, bet ko īsti nozīmē tas iet savu ceļu? Man liekas, to var just, jo es atceros, tas vēl bija pirms ļoti daudziem gadiem Londonā, kad es tikos atklāju, tajā laikā es atklāju Paulu McKennu, viņa grāmatas, un atklāju arī šo te meditāciju un jogu un visu kaut ko tādu. Un iespējams, tur, kā tādās grāmatās citreiz tev tur jautā, tur dari kaut ko tas, kas tev patīk, vai atceries kaut kādu savu laimīgo brīdi, vai vienalga kaut kas ir ar tevi dziļi saistīts. Un toreiz es atceros, es nesapratu, kas es esmu, ko es daru. Es it kā eju to savu ceļu, bet tas ceļš jau varbūt nebija mans, jo viņš bija vienkārši no sabiedrības programmām, ka tu tur izmācies, pēc tam tu ej strādāt, tev ir tur labs darbs, tu varbūt kāpa karjeras kāpnēm, dzīvo, no pirmdienas līdz piekdienai strādā, brīvdienās tusējies. Tāda normāla dzīve, it kā jau fun, ir jautri, more or less. Bet ka tu tā iekšēji, tu tiešām vismā to sajūti, tā ir iekšēji sajūta, ka tu zini, ka tu nedzīvo to savu ceļu. Un tad es atceros, kad es apzināti, kad es taisīju meditācijas, es apzināti jautāju visumam. Es nezinu, kāpēc jau tā spilgti atceros, kad es jautāju, lai katru dienu man visums parāda, kas es esmu, kas ir tas mans ceļš, vai kas es esmu. Jo tad, kad mēs zinām, kas es esmu, tad arī tās visas pārējās darbības saliekās un tu uzej uz tā savu ceļa. Jā, un man liekas ieraudzīt, kas es esmu, nevienmēr ir skaisti, vai ne? Tur arī parādās reizēm, kas es esmu, tās var būt tumšākās puses. Tās ir daļas, tās ir kaut kādas, varbūt daļas apkārt tev, bet man liekas, ka cilvēks tajā pašā savā būtībā, kas es esmu vai kas esi tu, tur viss ir skaists. Man tā liekas, ka tur patiesībā viss ir skaists, tur ir tiešām tas tīrais, nevainīgais mazais bērns, kurš ir ienācis pasaulē. Vienīgais, ko viņš zina, ir smaidīt, priecāties, mīlēt. Viņš kā mazs bērns, kas skatās uz sevi spoguli, viņš priecājās bučo sevi spoguli. tā, vai ne? Tas citreiz tās daļas, kuras varbūt liekas, ka tu vari ieraudzīt, nav tās patīkamākās, tās nav mūsu patiesības. Tās ir kaut kādas vienkārši šķautnes, kuras ir jāpieņem. Ar pieņemšanu mēs viņas dziedinam,
pieņemam un mīlam sevi ar visām savām pusēm. Bet tas pats kodoliņš, kas es esmu, tas, man liekas, vienmēr ir tīrs un skaists. Es varbūt drusku noiešu no sava plāna, bet man gribas tev pajautāt to, ka bieži vien, kā tu tagad saki, kad mēs piedzimstam tīri un balti, bet tad vēlāk mēs sākam runāt par to, ka mēs tomēr pārmantojam šīs savas vecāku visas dzimtas, tur kaut kādas lietas, traumas, paternus. Tad jau īstenībā nesanāk, ka mēs ienākam tīri un balti skaisti, ka kaut kādā mirklī mūsos tomēr izlien tas kaut kas, ko mēs esam vai nu sociāli paņēmuši, vai caur savu dzimtu turpinam. Kurā brīdī tas? Man liekas, jā, mēs pārņemam kaut kādas lietas no dzimtas, gan emocijas, gan sajūtas, jo nav tā, ka tikai mēs pārmantojam tur zilas acis un blondas matus. Tā ir, bet ja tu iedomājies sevi, pieņemsim, augam pilnīgi mīlošā un saprotošā environmentā, vidē. Tur nelīdīs ārā neviens no tavas dzimtas kaut kādām negatīvajām, jo ir tā, ka visticamāk nelīdīs ārā vienkārši tāpēc, ka tu būsi, pat ja tur iznāk, tu tāpatās vienkārši ar mīlestību tu kaut kā, nezinu, palaid garām vai pat nepiefiksē. Un to, man liekas, tā var novērot arī, teiksim, man liekas, citās valstīs, kur, pieņemsim, vispār tā audzināšana vai kaut kas tāds ir vairāk tāda priekpilna ar mīlestību, ar atzinībām, ka tev kā bērnam visu laiku tu saka, oh my God, cik tu foršs, cik tu skaists, cik tu brīnišķīgs. Bet mums varbūt tas vairāk lien ārā Latvijā tieši vai šajās valstīs, tāpēc, ka tā audzināšana arī ir bijusi tāda. Un tad tas varbūt ir vienkārši veids, kur pieķerties. Jā, tas tur nāk no dzimtas, tas tur lien ārā tas. Bet man liekas, ja tu kā mazs bērns būtu bijis vienmēr, es vai kāds cits, vienmēr tajā ļoti mīlošajā vidē, ļoti atbalstošajā, tad tas vienkārši arī tas vairojās mūsos, tas labais vairojās. Nevis tas sliktais, kas ir tas pārņemtais. Jā, tā ir. Tie vecāki jau vai vide drīzāk, ka viņi jau izvelk, viņi pastiprina to, kas mūsos. Šis nav par to, ka mēs kādu vainojam, nevainojam nevienu vecāku vai ko, es tur mīlu savus vecākus un viņi zina, ka viņi darīja visu to labāko, ko viņi zināja, tāpat kā es tagad dzīvoju savu dzīvi ar labākajām spējām un zināšanām, kādas es spēju. Kā ir tas teiciens, gribot, negribot, lai cik ideāli mēs būtu, tāpat mēs tam otram kaut kādā brīdī neapzināti pat varbūt nodaram, tam bērniņam mazajam, gribot to labāko, bet varbūt citreiz tas labākais pat ir pa daudz un tā rodas kaut kāds. Tas ir ļoti abstrakts jēdziens, kas tad vispār ir tas ideālais. Jā, un tad mēs varbūt varētu pāriet šajā sakarā arī uz to tēmu par visu šo rakšanos, sevi analizēšanu. Es bieži vien dzirdu no cilvēkiem, ko tu tur ņemies, ko tu tur tik daudz roc kaut kādas pagātnes lietas un priekš kam tev to visu vajag, vienkārši dzīvo savu dzīvi, fokusējies uz to labo. Kāpēc tagad tas ir tik populāri, visi koči, terapijas, elpošanas, kāpēc tieši tagad, kāpēc tev, tieši no tava skatu punkta, kas ir tas, kas tieši tagad to visu ir uztaisījis tādu kā kulmināciju, man liekas? Te man liekas, te noteikti ir vairāki aspekti, bet es pieļauju, ka viens no tiem varētu būt, mēs pa pasauli un arī pa dzīvi virzamies, ir tāda spirāles dinamika, ir tāda grāmata, un mēs arī viņu tur apstrādājām arī kočingā mazliet. Un te ir vienkārši tas, ka vienkārši mēs pa to spirāli visu laiku virzamies uz augšu. Un jā, mēs bijām kaut kādā posmā, kur mēs bijām ļoti tajā, kas ir izdzīvošanas līmenis, bet tas līmenis tāpatās viņš vienmēr ir mūsos, jo mums ir svarīgi ēst, lai mums ir jums virs galvas un tam līdzīgi un drošības sajūta. Un kā visu laiku notiek tā virzība, un tagad mēs aptuveni esam tādā līmenī, kur ir jau varbūt vairs neesam tik ļoti, bet vēl esam diezgan daudz, kur visas šīs korporācijas, kur ir vāra vienam cilvēkam, un tur viss
nezinu, viens rules the world cilvēks un tam līdzīgi. Un vienkārši tas nākamais līmenis, jo mēs nevaram palikt ilgtajā līmenī, mums ir jāvirzās tālāk. Un tie nākamie līmeņi ir par to, ka sevišķi tas pēdējais, tas zaļais un zilais, par to, ka mēs esam ļoti tādā lielā miedarbībā viens ar otru. Tas nav obligāti uzreiz par kaut kādu utopiju, kur visi staigā hipiju drēbēs un stāda savas zemenes. Bet vienkārši, tā kā in general, kad ir tāda miedarbība starp cilvēkiem un ir tā sapratne, ka tā kā viss ir tā kā vienots un man liekas, lai tur nonāktu, ir jāiet cauri šiem te posmiem, kur mēs tagad ejam uz terapijām, ejam pie coachiem, jo mēs vienkārši, pašam iekšā ir tā izaugsmes, tā kā tas drives, kad gribās kaut ko vairāk. Es zinu, ka, piemēram, domāju, ka tev arī, bet arī man bija ļoti bērnībā ļoti izteikti tas, ka tā iekšā bija tas apakšā, jā, tu redzi, dzīve ir šāda, kas tev tur apkārt notiek, bet tev iekšā ir tas, bet es gribu kaut ko vairāk. Es zinu, ka ir iespējams kaut kas citādāks, kaut kas vairāk, kaut kas vēl tāds lielāks. Tu šobrīd sociālajā vidē esi vairāk, man liekas, atpazīstama ar savām sulkūrēm un svaigēšanas maratoniem. Kā vispār cilvēks nonāk līdz šādam lēmumam, vairāk pievērsties svaigēšanai, sulām? Es to stāstu zinu, un man ļoti viņš patīk, un man liekas, ka ir vērtīgi, ka tu vēlreiz ar to padalies, jo varbūt tieši kādam, kurš mums šodien klausās, tas var ļoti, ļoti palīdzēt. Laikam tas viss sākās ar sulkūrēm, bet jā, tas sākās pirms daudziem gadiem, kad es vēl dzīvoju Londonā, jau, man liekas, gandrīz 10 gadi, varbūt pat vairāk jau. Agrāk mans dzīvesveids nebija veselīgs, viņš bija ļoti neveselīgs. Es lietoju alkoholu, es smēķēju, es tusēju, es ēdu ļoti, ļoti neveselīgi. Tā, ka ļoti neveselīgi. Standard American diet, bet varbūt vēl sliktāk. Roltona čipsi un kola? Tas mans vai, jā. Viskijs vēl koleklā. Un tas atceros, un vienmēr tad, kad es lietoju šo alkoholu, man nākošajā dienā bija ļoti slikti. Tā, ka nereāli slikti. Un tagad jau, protams, zinu, ka tas jau bija tas laiks, kad man ķermenis teica, hey, this is not okay for, tā kā nevajag dzert, tā kā tas ir slikti, jo ķermenis vienkārši pasaka priekšā. Un tad es biju jau atmetusi smēķēšanu, kas arī priekš manis bija liels pagrieziens manā dzīvē. Un vēl bija viens kaut kāds tusiņš, kur mēs ar draudzeni mājās dzērām vīnu. Un beigās mēs no tiem vīniem, tā arī piedzērāmies. Un man bija tik slikti, tik slikti nākošās dienas, ka es nevaru izkāpt vienkārši no gultas ārā. Un es sāku random brauzot YouTube. Un es, protams, vienmēr ticu, ka mūsu augstākais es mūs vienmēr virza un tā. Es nezinu, kā es tur nonācu, bet es nosījos vairākas dokumentālās filmas par sulošanu. Un man likās tā, es esmu eksperimentātors, es kaut ko uzzinu, šito varētu, ja man rezonē, es gribu pamēģināt uz sevis. Un es uzreiz pasūtīju tādu ritīgi dārgo sulspienu, man liekas, 250 poundiņu maksāja. Un es domāju, es arī taisīšu to sulkūru, taisīšu 10 dienas. Un pēc nedēļas atnāk tā sulspieda. Piekdien es uzreiz aizbraucu, sapirku visus produktus. Es pat vienkārši domāju, random sulas, random visu, tā kā vienkārši liku random kopā. Un tur man vienkārši ir katru dienu smadzenēs lūza stereotipi. Es tā vienmēr izsakos, tāpēc, ka tā arī bija tā sajūta, ka man tiešām likās, ka tur vienkārši brakšķi lūst visu laiku kaut kas kopā, ka tev ir jau 4. diena, un tu jūties vienkārši tā kā enerģiski, tev vairs nav miegs acīs, tu pamosties, tu esi izgulējies, vai arī tu ej uz darbu, un visi tur ēd, bet tu jūties enerģiski. 7. dienā es jau sāku iet jau atpakaļ uz džimu, jo es arī sportoju, sāku sportot tajā laikā. Tā kā tiešām tur vienkārši lūza viss pēc kārtas par to, ka man likās, ka ja mēs neēdīsim, tad es tur nomiršu. Jo kādreiz bija tā, ka tu nepaiet tur pusdienas vai vakariņas, to jau sāk sāpēt galva, jau paliek slikti un tu likās, ka tu nomirsi. Tagad es zinu, ka tie vienkārši ir simptomi, kad ķermenis tad detoksējās. Un tas bija tā amazing. Un pēc tam es sāku taisīt lielos šos researchus vispār par to, ko mums dod ēdienas, kāda ir saistība ēdienam ar veselību, jo tajā laikā arī man bija ļoti smagā stāvoklī šīs ādas slimības. Cik tas apmēram bija sen vispār, tas pats sākums tev? Tas varētu būt kāds 14. gads. Jā. Tad
runāt par kaut ko šādu vispār bija tā kā cipla netieši. Un tas arī tāds laikam vienmēr varbūt tāds, kad tu zini, kas tu esi un ko tu gribi un ko tu dari, tev ir vienalga, kas notiek apkārt. Tā kā manā vidē nebija neviens cilvēks, un viņi drīzāk tā kā mani varbūt tur, ko tu ņemies, ko tu daries, kas tev kā tagad mainies, ja cilvēkiem ir grūti, ka tu mainies, jo ir tas krabja efekts, tā kā viņi grib tev vilkt atpakaļ, ir grūti tās pārmaiņas, tu mainies. Un tāpēc, ka tu jau arī viņos izcēli kaut kādas, tu liec arī viņiem padomāt par tām lietām, un viņi redz, kad, wow, tev kaut kas mainās, bāc, man arī tagad jāmaina, nē, es negribu mainīt. Jā, tieši tā. Un jā, tad es sāku taisīt šo te research, un jā, man bija šīs te ādas slimības, un tā, ka tiešām uz kājām bija viss locītavs, viss uz rokām plaukstas, man bija tādas, kas nevarēja, īsti salocīt, un te bija naktīs pārkasīts līdz pušumiem, un tā, un tu ej pie ārstiem, un viņi tev izraksta šīs steroīdu smēras vai vēl kaut kādas smēras, un viņi to pasaka, tev ar šo jādzīvo visu mūžu, visu laiku, bet katru reizi, kad tu tās smēras lieto, viņām ir, tā kā tu drīkst, viņas lieto tikai 2 nedēļas, un pēc tam paliek vienmēr sliktāk, tā kā vienmēr. Un, manuprāt, šī mūsdienās ir nereāli populāra slimība, bet man viņa bija jau no bērnības. Un tad viņa kaut kādā tīneģeru vecumā pārgāja, spēļot, tur bija kaut kas varbūt ar hormoniem vai kā, un tad pēc 20 gadiem viņa atnāca atpakaļ. Un tad vienkārši palika ar laiku arvien trakāk un trakāk. Un arī tā sulu kursa laikā tu redzi, tev vairs nevajag pa naktī kasīties. Tā kā nenies vairs tik ļoti. Un tā vienkārši lēnām tad es atklāju to svaigēšanu. 2 nedēļas pamēģināju, man nekas nesanāca. Un es domāju, es vienkārši šodien daru kaut ko nepareizi. Un es sāku vairāk researchot. Es atceros, man izklaide pēc darba bija mājās gludināt drēbes un skatīties YouTube'ā dokumentālās filmas par svaigēšanu. Un tā kā filtrēt informāciju. Es, protams, kritiski pieeju informācijai, filtrēt, kas ir mani rezonē, ko es varu pamēģināt. Tā tas. Jā, jo šajā visā lauciņā, manuprāt, tas, ko tieši tu iznes, ir tas, ka tas ir kvalitatīvi, tas ir tiešām pilnvērtīgi, jo es arī esmu ļoti lielā starā gan par tām svaigēšanas maratoniem, gan tavām sulkūrēm, jo tas nav par badošanos, tas nav par diētu, tu visu laiku esi paēdis, arī sulkūrēs, tu visu laiku jūties piepildīts, un es arī, cik ar daudz visādiem cilvēkiem esmu dalījusies ar šiem taviem projektiem, uz pirmo cilvēkiem arī tā kā nezaprašanu, kā tik daudz tev jādzer sulas, jo es personīgi atceros, ka es pirmo arī bija tāds Jason Vale, varbūt vai Dale vai kaut kas tāds, jā. Un es biju viņa to aplikāciju nolādējis, arī toreiz Anglijā vēl dzīvoju, un viņam bija, es atceros, ka viņam bija dienā jāizdara kaut kādas 7 maziņās suliņas, katra citādāka. Tur bija kaut kādas spirulīnas, kaut kādi tur mistiski produkti, kas likās, ka man tiešām ir jāiztērē nereālākā nauda, lai vispār tur investētos uz to nedēļu. Un kuram ir laiks 7 dažādas sulas dienā tur taisīt maziņās, un no tās mazās tu īsti nepatceries. Un es pat nezinu, kas man uzrunāja tajā tavā, bet, kad es toreiz to pirmo sulkūru pamēģināju, es biju šokāta, cik tas ir vienkārši, cik tas ir ērti un cik tu jūties reāli tiešām piepildīts. Un priekš manis, man liekas, arī tas message, ko tu centies nodot, ir, ka tas ir vairāk par šūnu padzirdīšanu, par tādu ķermeņa, varbūt var pakomentēt. Jā, nekādā gadījumā es neiesaku šos kā kaut kādus tur diet fad vai tos ātrās diētas, kaut kādus tur svaru man ik pa laikam kāds uzraksta, vai ar šo var nomest svaru. Tad es, protams, rakstu, ka tas nav primārais. Jo tu arī, ja tu arī esi piedalīsies, tu zini, ka šīs kūras ir jāprašo, ka mēs padzirdam savus šūnas, mēs iedodam atslodzi organismam, bet tur notiek vēl tiešām tādi kā garīgi procesi iekšēji, ka tu vienkārši sāc vērot sevi, tu vēro savus emocijas, tu redzi, ka tu kaut ko griez, kur tu automātiski met mutē to ēdienu, vienkārši nedomāju, neapzināti, vai cik tu dienā reizi sevi virini leduskapi. Tā kā pilnīgi tā. Man liekas, es jau jūtu, ka tās kūras vienkārši ir tāds garīgs ceļojums, man liekas, ar sevi. Un es arī tagad jau bija 7. vai 8. Un es jūtu, ka pilnīgi katru reizi ir cita pieredze. Nav nevienas vienādas, nav nevienas vienādas sulkūras, nevar vispār sagaidīt vienu un to pašu. Jā, tevi šis viss svaigēšanas ceļš ir aizvedis uz Taizemi.
uz to augļu festivālu arī, man liekas, tur uzrīkoja. Tas nebija saistībā ar svaigiešanu patiesībā. Tas taizeme bija kaut kas cits. Tur biju sākusies svaigi, bet tad es Londonā nebiju. Es tā kā 100% svaigi neēdu, un es arī nezināju, protams, arī neko tur par vegānismu un tam līdzīgi. Bet par taizemi tas bija vairāk par to, ka tad, kad es izmācījusies par grāmatvedību vēl papildus Londonā, un es sāku šo te jauno darbu, kuras arī ļoti ātri tiku ļoti labā amatā, ļoti labā kompānijā ar superīgiem kolēģiem. Tā, ka tur mūs lutināja tur restorānu blanši ir kā rooftop bāros, un tā tiešām ļoti poši. Un tu sēdi tajā ofisā ar lieliem logiem uz Kensington Street un dzīvo mājā, kur ir ļoti skaista, ir mašīna, ir viss tā kā ir, un tu sēdi tajā ofisā, un tev ir, un tu domā vienkārši pie sevis, tev ir viss tas, ko tev kā skolā teica, kas tev ir vajadzīgs, tā kā tev tur ir tas darbs, tev ir ļoti labas izaugsmes, tur ir ļoti laba alga, ļoti, tev ir skaista māja, tā kā viss, ka tu vari braukt ceļojumos 2 reizes gadā mierīgi, atļauties un tā. Un tā kā tas viss ir, un es tur sēžu, un es domāju, un es vienkārši jūtos kā cietumā. Tā kā reāli kā cietumā, es tā kā domāju par sevi, es zinu, tā kā, vai tā ir dzīve, tā kā tas ir, kas te ir, tā kā tas, kas te būs. Un tad man tā kā bija kaut kāds klikšķis, kad es gribu dzīvē kaut ko vairāk. Tā mans pirmais tāds mazais solo ceļojums bija, ka es aizbraucu uz Spāniju, uz Portugālu un nogāju vienkārši 8 dienas to Fisherman's Trail. Es pat neņēmu telti līdzi, es vienkārši gulēju tādā mazā guļamaisā, vienkārši noliku zemē un viss, tā kā prosti, tā kā ļoti vienkārši. Un vienkārši gāju tā 7 dienas, un es tad arī sapratu, ka es gribu ceļot, un ka tā dzīve, kas ir līdz šim, ir forša un tā, bet kad ir, ka tas nav, kad ir, kas ir kaut ko vairāk. Un tad es nopirku vienvirzienu biļeti uz Taizemi. Un es domāju, tā kā varbūt 1 mēnesi paceļošu, bet beigās tie ievilkās 7 mēnešos. Wow, to bija palaidis garām. Tad tik ilgi. Bet arī ļoti interesanti, kā sākumā apkārtēji reaģē, pieņemsim par to pašu. Bet tev ir tik labs darbs, pieņemsim. Bet ja tu zini atkal to savu vērtību, tad tu saproti, ka bet tas ir darbu, ja tu esi labs un tu zini to savu vērtību, tu vienmēr darbu atradīsi, jo darbs ir vienmēr. Nav tās ir programmas, kad nav taču darba. Tās nav, tās vienkārši limitējušas programmas. Un tad, kad es atceros, un es nezināju, ko es darīšu tajā Taizemē, man bija nobukota tikai 1 nedēļa tajā jogas un detoksa centrā, kuras arī sāku vēl vairāk iedziļināties tajā visā svaigēšanā, padziļinātāk un tā. Un es nezināju, ko es darīšu, bet tad, kad es izkāpu lidostā Koh Samui, man vienkārši pārņēma visu ķermeni tā sajūta, ka es esmu tur, kur man jābūt. Tā laikam ir tā viena no laimīgākajām sajūtām dzīvē, ko es esmu tajā laikā piedzīvojusi. Tā es sāku ar to visu ceļošanu. Un, protams, ceļojumos tu sāc satikt visus šos domu biedrus. Es tad arī aizbraucu uz Ziemeļtaizemi, kuras piedalījos augļu festivālā. Un tad pēc dažiem gadiem mēs ar draudzeni rīkojam pašas Taizemē augļu festivālu Kopenhāgen, kas bija mēnesi garš. Mums tur bija lekcijas, mums tur bija visādi haiki, mums bija fruit pikniki, citreiz, ka tur bija gandrīz 100 cilvēki. Tāda amazing pieredze tā bija. Wow, bet ļoti daudz svaigēšanas bufetes es tur uztaisīju. Wow. Bet no kurienes tev tur radās visas tās idejas, jo tomēr tu esi pilnīgi viena svešā kontinentā, citā vidē, tu nezini ne kontaktus, kuram tur kaut ko paprasīt, sarunāt, kur tevī radās tas drives vispār tagad kaut ko sākt un darīt. Šeit arī ļoti foršs tāds aspekts, ka ļoti bieži, ko arī man jautāja, tad, kad es ceļoju viena, vai tu nejūties vientuļa vai viena. Tad, kad es dzīvoju Londonā un darīju savu lietu, un neviens no apkārtējiem nesaprot, ko tu dari, es jūtos 100 reizes vientuļāka nekā, piemēram, kad es ceļoju. Jo tad, kad tu ceļo, cilvēki ir atvērti. Pārsvarā ir atvērti. Cilvēki nav tā kā Latvijā, pieņemsim, cilvēki aizgriežās, ja tu ej viņam pretī. Vai, ja tu mežā ej, tad ir 2 cilvēki, nesveicinās, bet aizgriežās, piemēram, citās valstīs sveicinās. Un tad, kad tu ceļo, arī tad ir šeit cilvēki ir atvērti, un
Un tiešām tas tā arī strādā, tad, kad tu dari savu lietu, tad, kad tu ej savu ceļu, tev cilvēki pievelkās. Nu, ir tā, ka ļoti daudzreiz saka, jā, bet man ir draugi, man bail viņus pazaudēt, bet tev pievilksies vēl labāki cilvēki, vēl labāki draugi, tā kā, vai arī tie paši pievilksies tev klāt. Un kaut kā tas vienkārši, tu izveido šos te, tā kā kontaktus. Un tad es satiku, savu draudzeni, kas man tagad ir labākā draudzene, es satiku tajā Chiang Mai Fruit Festā, ko rīkoja Britnija un Konors, viņam arī ir YouTube kanāls, diezgan populārs. Vismaz kādreiz bija, tas jau bija sen. Tas bija 16. 17. gads. Un tad tā kā tu satiec šos cilvēkus un vienkārši tu tajā community jau ir, viņi ir kā liela, bet viņi nav tik liela. Un tu vienkārši uzrunā, kurš grib, kurš tur... Tas, man liekas, ir tas key, tā atslēga uz panākumiem, ka tu vienkārši uzdrošinies un tu riskē un tu pieeji, pajautāt, kas ir sliktākais vai ne, kas var notikt. Nu, tev pateiks, sorry, kas tu tāda es negribu. Nē, tā riskēšana ir tā kā pats interesantākais, jo tiešām tu tā kā izdomā aptuveni, ko tu gribi. Tev, protams, tad, kad tu dari savas lietas, tev arī nāk radošums un nāk idejas. Un tad tu ej, tā kā mēs gājām, tur bija viena tāda arī ļoti forša, daudz forša vietas taisnē, bet viena, kur mēs gribējām tās bufetes taisīt, tur dodies pie īpašniekiem, ar viņiem runājies. Un cilvēki grib sadarboties. Pārsvarā nebūs tā, tā kā, man liekas, nebija īsti neviens, kurš pateica, nē, ejiet projām. Tā kā nebija tā. Jā, tur tas mūsu visu tas mazais ego iekšā, kurš grib, lai viņu izceļ, lai ar viņu kaut ko, tas jau ir tev tā kā kompliments, ka kāds pie tevis atnāk un kaut ko ar tevi kopā grib taisīt. Man liekas, tas ir īpaši kaut kādas meitenes no pilnīgi citas valsts, tagad atbraukušas uz tā aizemi, grib kaut ko rīkot. Manuprāt, tas ir... Jā. Mums arī bija pieaicināta tāda doktore Tumi. Viņai arī ir YouTube kanāls, viņa ļoti daudz dalās, viņa arī ir svaigēšanā, bet jau tiešām viņa ir 100% svaigēšanā vairāk kā 10 gadus, un viņa arī bija viens no mūsu lektoriem. Tādi tiešām ļoti daudz iedvesmojoši un forši cilvēki. Wow. Tev pašai tagad skatoties to visu atpakaļ neliekas tā, wow. Man ir skaisti skatos, kā mēs vispār to izdarījām. Tas bija tik ļoti tādā plūsmā, pilnīgi dabīga un normāla lieta, ka tagad tu dzīvo un vienkārši no rītiem, izmazgā zobus, pēc tam dodies uz kaut kādu sesiju vai ko. Tāda pilnīgi tāda dabīga, vienkārša lieta. Es atceros, ka es biju ļoti aizņemta ar tām svaigēšanas bufetēm, mums vienreiz nedēļā viņas bija, un man pirms tam bija bijis šis negadījums, kur es biju nokritu ar skūteri. Un man bija kāja, es biju skruķiem, un tad viņa pēc tam bija piepampusi un sāpīgi visa tā pēda. Un bija mazliet challenging to visu darīt. Bet man, protams, mums bija volunteeri. Bet es atceros, es uz to savu rolleru. Es kaste priekšā, kaste aizmugurē, kā jau tā aizmaļas. Tur ar augļiem, salātiem. Protams, mēs arī meklējām sadarbības ar vietējiem, kas audzē bio un tā. Bet tā atceroties, liekas, kā mēs trietā to darījām. Pārsvarā mēs divi tā, un trešais cilvēks bija tāds vairāk finansiālais sponsors. Un tāds, tā. Mēs neko īsti nenopelnījām no tajā festivālā, tas bija vienkārši for fun. Jā. Bet tev neliekas tagad, ka tā ir kaut kāda cita dzīve bijusi? Ja man citreiz, kad es paskatos atpakaļ uz savu dzīvi, liekas, tiešām tā bija mana dzīve, tāda pozitīvisma, ka tagad viss ir pilnīgi citādāk, un tu skaties uz to un liekas, wow. Jā, es, man liekas, varētu vairākas tādas posmas savā dzīvē atdalīt, un citreiz arī, kad es runāju ar savu draudzeni un stāstu viņai par kādu vēl pieredzi dzīvē, ko viņa vēl nav dzirdējusi no manis, viņa tā man vienreiz pajautāja, Mārija, cik tu esi dzīves dzīvojusi šajā dzīvē? Jā, tieši gribēju teikt, vairākas dzīves vienā dzīvē. Jā. Jāmāk arī tā. Bet man liekas, tas mani tiešām iedvesmo, jo lai arī cik man ir bijis ļoti grūti un citreiz ir tie zemie, tiešām emocionāli zemie stāvokļi, kur liekas, gribas padoties, kaut kā iekšā vienmēr ir tas, tāda zinkārība, ko vēl var šajā dzīvē, ko vēl te var piedzīvot, ko vēl te var izdarīt. Un tas, laikam, ir tas iekšējais, tāds mans tas drives, kas mani uz priekšu veda, vai arī ļauj nepadoties. Protams, ir mirkļi, ka tu vari ieslīgt kaut kādā tur, žēlojiet mani, jā, bet anyway, tu
Viņš tā kā, bet pamatā apakšā ir tas, ko vēl te var, un tas ir tas, kas tevi ceļ ārā no tā visa. Jā, man liekas, ka tas ir arī mans. Mēs jau to arī kočo mani, un mēs manā pēdējā sesijā arī visu laiku teicu, man liekas, ka es varu kaut ko vēl un kaut ko vairāk. Un man liekas, ka tas ir tas, kas lielāko daļu no mums dzēn uz priekšu, ka tu gribi tā kā sasniedz to kaut ko, ko tu ļoti gribējis, un tas tev iedod to ticību, ka tu to vari. Jā. Un tad jau tev pavarās, tā kā ej pa tādu tuneli ar daudz durvīm. Tu izej vienām, tev pavarās nākamās, tu izej nākamajām, tev pavarās atkal nākamajām. Liekas, ka kaut kad viņas beigsies, bet viņas tikai turpina vērties. Nē, viņas nekad nebeigsies. Viņas būs vērsies cik vien, cik tu iesi, viņas vērt vaļā. Un tas ir, man liekas, jau amazing, ka tu vari sevī šo te novērot, kad tev ir šī iekšējā sajūta, jā, es varu kaut ko vairāk. Jo ne visiem cilvēkiem ir šis te. Viņi zina, varbūt, ka viņi var, jo visi var. Tā kā visiem ir tas potenciāls, bet citi varbūt nevienmēr var to sevi saskatīt un novērot un vēl pateikt skaļi. Jā, jo, bet ja tu vari to, tas jau ir tāds ritīgs solis. Jā, man liekas, ka dziļi iekšā mēs jau visi zinām, ka mēs varam kaut ko vairāk, bet cik mums daudz ir tie visi limitējošie priekšstati un cik mēs paši sev esam sabūvējuši visādus šos te sienas, jeb aizsargus, kas vienkārši neļauj virzīties uz priekšu, kas mūs bremzē, kas sabiedrība, ģimene, cilvēki, apkārt, draugi. Un savā veidā tur, man liekas, tas visa tā pamats ir bailes, ka mēs baidamies no kaut kā. Jā. Un tāda viena baile spēja vienkārši apturēt bez mazai visu izaugsmi dzīvē. Man tieši, es nezinu, ko es darīju, varbūt tas bija treniņā vai skriešanā no rīta, ka man atnāca sajūta, ka tāda teikums atnāca, dzīves jēga, tā kā ir pārvarēt bailes visu laiku. Jo, protams, varbūt tur darīt sliktas lietas bet tādas vienkārši, ka tu zini, tev ir kaut kāds bailes, bet tev viņas laiku pārvar. Jo man vienkārši likās, ka dzīves jēga ir, tā kā joy, ka tu visu laiku tu meklē prieku visā, ko tu dari, vai kas tu esi un tam līdzīgi. Man tāds, dzīves jēga ir tajā, ka mēs pārvaram bailes, jo tas ir tas, kas mūs virza uz priekšu. Ja tu arī droši vien atceries kaut kādus momentus, kur tu esi jūtusi tās, ir tik bailīgi, un tad tu pārvari, un tu vienkārši redzi, kas tur iznāk no tā lokā. Jā, tā ir, un forši, ka tu sāki runāt par jēgu, jo mans jautājums arī nākamais bija, ko es ar tevi gribēju parunāt par to, kas tavuprāt vispār mums kā cilvēkiem ir tā mūsu jēga. Jo, manuprāt, ka daudzi no mums to uzstāda kā kaut kādu gala mērķi. Mana jēga tur ir, kļūt par prezidentu. Vai ka tas ir kaut kāds sasniedzams gala mērķis, tad es to sasniedzu un es esmu piepildījusi savu jēgu. Jā. Bet kā tev liekas? Man liekas, tā jēga ir tajā procesā. Pieņemsim, ja es tagad ņemu pa piemēru, kur ir mērķis galā un process, pieņemsim. Kad es izdevu grāmatu, es zināju, ka man to grāmatu vajag izdot, bet tas viss, kas notika procesā, lai es viņu izdotu, ir sevišķi lietas, ko es darīju, lai pārvarētu sevi, kur es jūtu, ka te man nav iedvesma, te es jūtos kaut kā tā, te es kāpju pāri kaut kādai savai prāta kritikai. Tā kā vienkārši visu laiku ir kaut kādi tie procesi, kur tu tā kā spēlē kapoeiro. Tā ir cīņas māksla, kur tā kā dejo un kaujās. Jā. Tā kā ar sevi, un tā kā tu spēlē šo spēli, un tad tu beigās esi tajā mērķī. Bet, man liekas tiešām, tas mans laikam tāds novērojums ir, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir šie te... Tas, protams, nav nekas, es nenosodu, ir ok, katram ir savi mērķi, bet ir šie te, kad gribās kaut kur iet tādā meditācijā un lidināties pa gaisu un pamest visu šo te laikmetīgo dzīvi un nauda nav vajadzīga un varam iedzīvot mežā, tur mājiņā, simple life un tam līdzīgi, kas ir ok, priekš dažiem tas ir ok. Bet man liekas, ka tā jēga, mēs esam šeit šajā fiziskajā pasaulē, tā jēga ir to pasauli baudīt. Bet baudīt
viņu ar tādu mīlestību un empātiju. Nevis tā kā es te baudu, es te visu destruktīvi, ja visu iznīcinu. Jo es jau esmu šeit, tad es varu sist un nīcināt visu laukā. Bet ar tādu empātiju un mīlestību un to miedarbību ar visu to apkārtni, ar citiem cilvēkiem, ar sevi. Un tā jēga, man liekas, ir tā kā baudīt. Jā, jau es tieši vakardien klausījos vienu podcastu, un man liekas, ka tur viņi arī ļoti skaisti šo te izcēla, un tas ļoti norezonēja ar mani, un tāpēc man kaut kā radās iedvesma arī ar tevi par to parunāt, jo man liekas, ka tas ir tas mirklis, kuros mūsos sākas kaut kāda veida tā depresija vai tāds, nezinu, tās sajūtas, ka kaut kas nav, jo mēs visu laiku tiecamies pēc kaut kādas jēgas, visu laiku uzdodam, kas tad ir tā mana jēga, kāpēc es te esmu, kas tad ir tas, bet nav jau tā gala rezultāta. Kad man liekas, ka jo man arī bija posms, kad es ilgi sev uzdevu, kāpēc es šeit esmu vispār, kāda ir mana jēga šeit, viss ir slikti, man nepatīk. Un tu jūti iekšā, ka kaut kam ir jābūt lielākam, bet tu nezini, un tad tu domā, tu risini, tu savā prātā tur centies izdomāt, kas tad ir tā mana jēga. Un tad, kad es to jēgu sasniegšu, tad es būšu laimīga. Jā. Bet, manuprāt, šobrīd, ka tas ir tiešām, kā tu saki, tāds process, ka tu dari šo, tu izbaudi, tu esi laimīgs, tas ir tas, ko tiešām tava sirds vēlas darīt. Paies varbūt posms, es šo nedarīšu, darīšu atkal nākamo. Un tā ir, laikam, tā mana jēga. Jā, iedarboties. Spēlēties kā mazam bērnam, būt tajā curiosity. Un tu arī ļoti labi pieminēji to, ka es ar prātu mēģināju izdomāt, kas ir. Un šeit arī ir tāds foršs aspekts, ka īstenībā ir divi veidi, kā mēs vispār liekam šos savu mērķus vai jēgu lielāku. Mēs liekam no prāta, ka man kaut ko vajag, lai būtu tas un tas, vai tāpēc, ka kāds cits to saka, ka tā vajag, vai tu redzi, ka kāds tā dara, viņam tur ir, un tad tu gribi dēļ tā. Un tad ir sirds jēga, jeb sirds mērķi, kurus mēs liekam no sajūtas ar sirdi. Kas ir tas, ko tu no sirds vēlēs? Ja, piemēram, tu gribi ceļot, tu gribi aizbraukt ar ceļojumā, vai tu gribi iedarboties ar cilvēkiem, tu gribi viņam kaut ko tur dot, gribi būt servisā. Un tad tu vienkārši tā kā virzies uz to, bet tajā ceļā tu stiprini savas šīs kvalitātes un īpašības, kas ir tavas, piemēram, tava pašdisciplīna, kas ir mīlestība pret sevi vai pateicības vai tādas lietas, kas kur tu stiprini, kur tu dzīvo ar to prieku un baudu katru dienu mirkli, un tad tu virzies uz to savu to lielāko. Jā, man liekas, tas bija arī viens no tādiem svarīgiem punktiem, ko es sāku ievērot tad, kad es sāku vispār arī domāt par tām sapņu kartēm, ko tad es vispār reāli dzīvē gribu, ka es sāku sev jautāt, kas man patīk. Tie visi pats tāds pamats, kas man patīk. Man patīk būt ar cilvēkiem, man patīk dalīties, man patīk būt kameras priekšā. Jā. Un tad es domāju, kā es to visu varu savienot, kas būtu tas nezinu, tā nodarbe, ko es varētu darīt. Un, man liekas, tādā veidā tu vari arī sevi novest līdz tam gala punktam, jo reizēm, es pat nekad nevarētu iedomāties, varbūt, kad es tur gribu podkāstu par ko, I don't know. Jā. Vai tur varbūt kādam patīk tajos spēļu uzņēmumos, kur arī jārunā ar cilvēkiem, jāved spēles, viss kaut kas tur. Jūtas tie cilvēki, kuriem patīk kameras un komunikācija, viņiem tas ir ideāls darbs, bet varbūt tā vienkārši sēžot un domājot, kas ir mana jēga, tu nekad līdz tam neaizietu. Tu nekad neiedomātos. Tu aiziesi līdz tā jēgai vai vairākām jēgām savā dzīvē, jo mums posmu mēs mēģinamies visu laiku evolucionējam. Un tu vienkārši darot to savu lietu. Un, piemēram, es arī paskatos uz savu, tas tieši tā arī notika ar to pašu sulu, kur tu vienkārši kaut ko darīji, jo tev tur bija excitements, aizrautība, bauda, tāda bērnišķīgā zinkārība. Tad tu dari vienu to otru, to pašu ar to svaigēšanu, kad es sāku taisīt šīs svaigēšanas, tos maratonus, cik man bija bailīgi to pirmo palaist.
Man likās, ka nevienam neinteresēs. Man jau vajag tikai, lai man viens cilvēks piesakās. Man tiešām bija tādas domas, ka lai viens cilvēks piesakās, lai es varu tā kā nopirkt tos produktus, ar ko rādīt tās ēdienas. Un tas vienkārši, tāpēc, ka darīt tas tā kā no tās baudas un no prieka, tā kā nevis no kaut kādas tur vajadzības vai no trūkuma, ja? Bet no tās baudas un no prieka tas tā kā eskalējās, kad jau nākamajā, pirmajā tur bija zem 20, bet nākamā jau bija 100 un pēc tam jau 150 cilvēki. Tas, tā kā tas arī vienkārši lēnām. Bet iedomājies arī 20. Iedomājies tev te priekšā apstāstos 20 cilvēki, tas ir daudz. Jā, vai ne? Bet tur tāds cipariņš liekas, 20. Jā, pēc tam salīdz ar tiem 100, bet tādā ziņā, protams, ar to vienu jau, man likās, tā kā tas jau būs amazing, tā kā tas jau ritīgi forši. Un tas vienkārši arī, ka tu visu laiku dari, tu baudi, tu priecājies, un tu neiezēji kaut kādā tur, nezinu, tur ego vai grīdī stāvoklī. Un tas vienkārši pēc tam rezultējās uz to, ka man ir grāmata. Tas tā kā atnāca tik effortlessly. Protams, tur bija procesi, kur jāpārvar savas iekšējās limitējušās pārliecības un vēl kaut kas. Tas bija ļoti liels izaugsmes punkts, tā kā posms iekšēji. Bet, tā dabīgi viss. Jā, tā kā tas viss tā kā notika. Liekas tikai normāli, tā likumsakarīga pa lielam, ka tas tāds nākamais kaut kāds posms tavā dzīvē. Jā, man liekas, tā ir arī problēma, ko mūsdienās daudzi negrib iet šo te lēno ceļu. Sākt ar to, kas tev patīk, sākt to darīt sev, un tad tikai, jo mums visiem gribas uzreiz tagad, šodien man ir 1 miljons dalībnieki, man ir 1 miljons eiro kontā un viss. Kad, man liekas, ka šajā posmā cilvēki visu grib tā kā šodien. Bet ja tu pēc tam cilvēkam pajautā, ja tev tagad kontā ieliks tos 1 miljonus eiro, ko tu darīsi? Es domāju, ka vienkārši vai nu sadeg vai sabrūk vai kaut kas var noiet. Nesaku, ka tā notiek 100%, bet tā var. Ja tev jau vienkārši nav uzbūvēta tā enerģētiskā kapacitāte tam, piemēram, kaut vai, ja tu pavēro kaut kādu posmu, kad tu, piemēram, esi pelnījis 1000 eiro, pēc tam tu pelni 10 000, un kā tu jau esi izmainies, kā tu jūties, kā tā enerģija nomainās. Un dažreiz cilvēkiem ir tā arī, bet es nezinu, kas man patīk, es nezinu, ko es gribu darīt. Tad vienkārši dari kaut kādas tādas lietas, kas tev ieliek justies labi, kas ir basic. Tā kā sporto, ēd veselīgi un esi pie dabas, un esi vienkārši kaut kādā savā tādā labā, pozitīvā stāvoklī, kur tu esi par sevi parūpējies. Jo tad mums sāk lādēties, sāk lādēt informācija iekšā no augšas. Visas mūsu radošās idejas un vispārējo. Ja tev ir tīrs, tā teikt, ķermenis ar veselīgu uzturu, labā kārtībā fiziski, un tu daudz esi pie dabas, tev varētu teikt, ir tīrs tas kanāls, caur kuru plūst tā enerģija. Es pilnīgi atceros tā kā perfekti to mirkli, kad es gāju pa savu virtuvi, man bija vienkārši tāds svaigēšanas retrīts. Tā arī tas, ja droši vien būtu kaut kāda kamera, kas varētu uzfilmēt enerģijas kaut kādas, kas redz, domas, kas lido. Enerģijas, tad tieši to arī redzēt, vienkārši iekrīt tāds, wow, un tad, protams, tev atnāk, tev ir tas impulss, tu to izdari, un tad, kad tev ir jāpausto, tad slēdzās klātās bailes. Un bailes, tā kā plējās, kad bet ja nevienam neinteresēs, ja nevienam nepatiks, un tad vienkārši, tad ir ātri posti un neskatīšos. Vai arī es tās bailes redzu, ņemam tās bailes pie rokas, kā mazu bērnu, un kopā ejam. Vienkārši kopā ejam. Jo tās bailes jau ir, vai tas ir tas mūsu kaut kāds, tas ēnas bērns, kurš no kaut kā baidās, un tad vienkārši tā kā mazs bērns, kuram ir bail iet pie zobārsta, un tas nav tā kā vecāki, tad atsaka zobārsts, vecāki paņem bērnu pie rokas un iedrošina viņu iet pie tā zobārsta. Tā mēs arī ņemam savas bailes, un kopā ejam. Jā, jo es īstenībā pati arī pēdējā laikā tā novēroju, kad kaut kādos mirkļos tas prāts ir vienkārši tik skaļš un viņš visu laiku tevi centīsies atrunāt. Un tad es tieši šorīt no rīta vēl pamodos un nospiežu modinātāju, kā mans ķermenis grib celties, iet, man ir jāvada tur elpas prakse, viss, un mans prāts tāds paguļam. Un ja es tā kā ļaujos tam, tad tu vairs nevari no tās gultas izkāpt. Kamēr tu rīkojies pirms tu vispār tu tam
prātam ļauj to vaļu runāt. Tāpēc es esmu vislielākais, es ticu tam, ka ja tu sev uztaisi tādu schedulu, kur tev nav jādomā, ko tu darīsi, bet tu jau uztaisi sev schedulu, kas pamostos, man ir tas, es valku to, ka tev jau viss ir salikts, tad tur īstenībā tam prātam nav vieta iejaukties un kaut ko gribēt mainīt. Un es no rīta arī šorīt cēlos, man bija tāds, neprāt, es tagad negulēšu, es eju un kāpju ārā. Un citādi tā 1 sekunde ilgāk gultā var izmainīt visu, vai nu es te paguļu ilgāk vai nē. Neiesaistīties diskusijās. Bet, citreiz pat, ja mums ir visas šis schedule un viss, tik un tā citreiz ir, ka viņš gribēs izlīst no apakšas kaut kur, jo viņš mūs sargās no pārmaiņām. Ja viņš redz, viņi jau pārāk ilgi ļoti veselīgi dzīvo, sporto, tūliņ notiks kaut kāds atnāks labs piedāvājums vai iespēja, būs liels pārmaiņas, es to negribu. Tā kā guli, necelies augšā, paguli ilgāk. Un tad ir, tad vienkārši, un tad, kad tu šo zini, tad citreiz vari vērot, ko viņš tur runā, ko tas prāts tur saka. Un ja ir grūtāk no viņa atslēgties, tad vienkārši var izmantot ir tā Mela Gibsona. Viņa arī ir tāda ļoti motivational speaker un ļoti iedvesmojoša sieviete. Viņai vārds ir Mela, es aizmirsu, kāds viņai ir uzvārds. Un viņi saka, ka vienkārši nevari, kad ir cīnīšana, tad vienkārši sāc to 5, 4, 3, 2, 1 un piecelies. Atskaiti un aizej. Un viss tā kā. Jā, man vajadzētu. Jā, vēl varbūt. Man ļoti patīk, kā tu esi savā dzīvē izveidojusi. Tev pa lielam, tas, man liekas, tavs tas augstākais es vai dvēsele vai vienalga, kam mēs ticam. Viņš, man liekas, tevi tā ļoti skaisti ved, ka tev, es nezinu, kurā brīdī tev joga ienāca, pirms sulām vai pēc? Tas var būt aptuveni līdzīgs posms, bet laikam mazliet pirms. Bet, redz, ka tev tas ķermeniskais darbs, tad tas uztura visa lieta, un tagad vēl tev tas coachings, man liekas, tas ir tāds perfekts kombo, perfekta trīsvienība, kas ir īstenībā mums katram nepieciešama, lai būtu tajā savā vislabākajā resursā, jo, man liekas, tas, kas mūsu sabiedrībā šobrīd ļoti aktuāli ir, kad mēs ļoti ieejam vai tajā mindseta, tajā izaugsmē, visos motivational speakeros, mainīsim savas domas, mainīsim savu dzīvi, vai atkal citi ieiet ļoti kaut kādā fitnesā, tikai uz savu ķermeni fokusējās, un kad īstenībā tās visas atsevišķās sadaļas jau arī ir kaut kāda veida sabotāža. Pieņemsim, ja tu sāc uz džimu ritīgi iet, tad tur sāc būvēt muskuļus, un bieži vien tas arī atspoguļojas tajā, kad cilvēks vienkārši cenšas aizmālēt kaut kādas savas insecurities, savas kaut kādas tur bērnības traumas, kur kāds viņam ir pateicis, ka viņš ir mazs un nevarīgs, un tagad viņš uzbūvēs tāds musīšs un būs. Tas vienkārši pasvītrojos pilnīgi zem šiem, bet tas tiešām tā ļoti bieži ir, kad novērots, kad tu aizēji ritīgi sakačājies, bet iekšā tu esi joprojām šis te mazais puisis, bailīgais, jo nestrādā ar savu mindsetu un neredz šo izaugsmu citās sfērās. Un es saprotu, ka tas nav obligāti, ka cilvēkam tā kā pasaka, tagad tev jāstrādā ar to, un tas var būt overwhelming. Sāc ar vienu, kas tev tagad liekas svarīgāks, labi, lai ir tā tikai sports šobrīd, ne? Vai arī, lai tas ir tikai ēdiens, jo viens noved pie otra, jo man liekas, arī man tas bija līdzīgi. Es atceros, tas bija tas posms, kad atmetu smēķēšanu. Man tas bija ļoti, ļoti grūti, jo es ļoti ilgu laiku smēķēju, ļoti daudz, un tas bija ļoti emocionāli tāds crazy posms dzīvē.
Un es saprotu, kad es to izdarīju, tur arī ir interesants stāsts, kā es to izdarīju, bet tad, kad es to izdarīju, es sapratu, ja es varu izdarīt šito, es varu izdarīt jebko. Un tad es pieteicos uz sporta zāli un es sāku iet uz sportot. Vienkārši es nezināju, ko tur darīt, bet tur bija ļoti iekļautas šīs nodarbības, līdzīgi kā mums ir MyFitnessā. Un tur arī bija jogas nodarbības. Un es viņas tā kā apmeklēju un tā it kā patīk. Es visu kaut ko darīju, vienkārši izmēģināju visu kaut ko kā jau eksperimentātors. Un tad mums atnāca skolotāja no Indijas, Nimurla tāda, un sākumā es atceros, es aizēju, neviens vēl nebija pie viņas, nezināju, kas viņa ir, es tur viena pati bija mazliet kā privātā nodarbība. Un jau pēc pāris nedēļām viņas klases bija pārbārstas, ja tu nenobuko 2 nedēļas iepriekš, tu vienkārši netiki. Un viņi man tik ļoti iedvesmoja ar visu to jogu. Es arī izmēģināju tur citās filiālēs tās kundalīni un tā. Vienkārši tu izmēģini un tu tā kā sajūti, ka tu vienkārši sāc sportot. Tev automātiski gribās apēst kaut ko veselīgu. Tad es biju atklājusi tādu grāmatu Clean and Lean Diet, un tad es pēc tās tas arī ļoti interesanti bija. Tur bija laikam tā, ka tur bija svaiga, nevis svaiga, bet vienkārši kaut kādu vistu vai lasis ar daudz dārziņiem un salātiem. Sanāk, ka joga bija pirms tās sulkūras, jo tad es vēl ēdu tos produktus. Un arī tu jau jūti to atšķirību, tu jūti jau tā kā, tev jau ir enerģija. Un tad, kad tev ir enerģija, tev ir iedvesma paņemt grāmatu un, piemēram, sākt tur lasīt tās Paula McKenna vai tavs zemapziņas spēks, tādas visādas tā kā lietas, un kuras reāli sev atceros, kā es reāli programmēju sevi, lai es dabūtu labāku darbu, jo es strādāju apkalpošā sfērā, es strādāju par pavāru palīgu, un bija amazing darbs, tā kā tas bija vēl pirms izmācījos. Un es zināju, ka es gribu kaut ko vairāk. Un tad, kad es pabeidzu šo grāmatvedību, tu aizēju uz to pirmo darbu, kur ir tā minimālā priekš tās sfēras alga. Un tev visi saka, bet tev 2 gadi jānostrādā, lai tu varētu virzīties tālāk. Un man tāds, ko es tad 2 gadus darīšu, man jau pēc 3 mēnešiem ir garlaicīgi. Es jau atkodu visu, es zinu, kas jādara, es jau automātiski, priekš kam man veic to 2 gadus. Un es atceros, ka katru dienu braucu uz darbu un klausos tos hipnoterapijas austiņās. Un reāli viņas tiešām tu klausies un tev aug konfidence. Viņi vienkārši aug no kaut kurienes un tu nesaproti, kā tas notiek. Un uzreiz, tu aizēji pasaki, ka nē, tu negribi, un viņi tev mēģina pierunāt. Bet ja tu paliksi, mēs tev tur to. Bet es saku, es gribu tagad. Un es aizgāju projām, un es tā reāli gada laikā es dubultoju savus ienākumus. No tās dubultā un vēl plus vēl bonusi. Tikai tāpēc, ka strādāju ar to zemapziņu. Un tas ir, kad mums nevajag lekt uzreiz visu pēc kārtas darīt. Mēs vienkārši kaut ko darām priekš sevis, jo tas unfoldojas, tas atverās tādā ceļā, kad mēs atklājam. Es atceros, arī tas pats bija, kad es sāku to svaigēšanu, parādījās vēl tik daudz enerģijas, tur noskrēju pusi maratonu, es sāku tur ar velo brauktos Londonu, Vinzanu maratonus. Vienkārši, tev tā enerģija nāk, jo tu dari kaut ko priekš sevis. Jā, es atceros, es nezinu, es tev sāku sekot, man liekas, vairāk toši kā 10 gadus atpakaļ, un es kaut kādā brīdī biju rītīgs tavs fangirliņš savām ar māsu, un es nezinu, vai tu atceries, bet Londonas tajā Veģfestā kaut kādā mēs satikāmies. Jā, es atceros. Un tad es taisīju ar jums bildes, un es ļoti no tevis vienmēr iedvesmojos. Un vispār tagad visus tos gadus skatoties arī, kā tu esi augusi un cik ļoti tu esi spējusi saglabāt to savu tiešām to identitāti, to savu, kas es esmu. Cepurnost, man liekas, jo ir ļoti viegli šajā sabiedrībā kāds būtu tas īstais vārds, sākt iet līdzi citiem, darīt kaut kādas lietas, tāpēc, ka visi tā dara, kaut ko tur sākt, tā kā mētāties, bet tu tā ļoti stedili esi gājis pa to savu kaut kādu to, vismaz tas tā izskatās no malas, gan jau, ka tev ir iekšā visādi to darīt vai šo, vai pieņemt to lēmumu, vai nepieņemt. Jā, bet tās jau ir pilnīgi normālas diskusijas ar sevi. Mēs aizējam sarunā ar sevi, apsēšamies pats ar sevi, viens pret vienu parunājam, kas tad ir, kas mums kas mums patīk, bet jā, es redzu, ka es arī tad, kad sāku arī visu šo veselīgo dzīvesveidu un kad es sāku ceļot pa taizemi, es ļoti daudz arī redzēju, kur cilvēki ieslīgs tajās pāzēs, kad
visu laiku viņiem ir kaut kas slikti, visu laiku vajag attīrīties, visu laiku vajag tur dziedināties. Un tad arī tā kā ieslīgs tur vienā, un tad tā, nē, tas viss ir slikti, un tad iet uz nākošo, jo tajā vienā, kad tu aizēji kaut kādā fanātismā, citreiz tu tur kaut ko vēl vairāk sačakarē, un tad tu aizēji uz citu kaut ko, un tad vainot to, bet tas nav vainīgs, vismaz tas tāpēc, ka tu pats tur biji fanātisks, un tā kā tas mindsets, jā, jo tas viss viens otru ietekmē, un nav tā, ka es pat nezinu, kā es varētu piekrist, ka jā, man izdodas saglabāt to savu iekšējo tā kā to spēku, kad es tā kā zinu, ko es daru, kur es eju un kas ir tas labākais priekš manis. Un es tā kā, ja man paps tas zina, tā kā es zinu, ko es gribu. Tā. Bet kas priekš tevis varbūt ir tavs tāds lielākais, ja tu gribi atklāt mums visiem, tavs tāds lielākais klupšanas akmens, varbūt ne specifiski kaut kāda lieta, bet kura dzīves sfēra tev pašai sagādā tā kā vislielāko tādu grūtību varbūt? Attiecības. Jā, romantiskās attiecības. Ar cilvēkiem ne. Tā kā draudzīgās attiecības ir ok, romantiskās attiecības ir... tur nav tā kā grūti vai kā, bet tur ir ļoti daudz izaicinājumu, jo arī šajā sfērā es zinu, ko es gribu, es zinu, kā es gribu, un tādas attiecības, tā kā es gribu, viņas nav tā kā super common visiem. Ja? Viņas ir tādas, uz kurām ir jāstrādā, kur ir tā kā, ka tu uztver attiecības kā biznesu, kur tu ar partneri vienreiz nedēļā tiecies, jūs brainstormojat, ko jūs vēl varat kopā, kā jūs varat kopā vēl kaut ko vairāk, kaut ko labāk, kas izdevās, kas neizdevās, tādā veidojot to ļoti spēcīgu tādu emocionālo connection, no kura pēc tam izveidojās spēcīgs fiziskais connections, un no kura pēc tam izveidojās šis saucamais tāds kā power couple, ja tā varētu teikt. Un tas nav tā, ka man liekas, jā, es to gribu, un tad es tagad to uzreiz dabūšu. Jo tad, kad es arī ceļoju, kad es biju taismēs, pēc tam ceļoju, es aizēju vēl 4 gadus, un viens no tiem gadiem pēdējais bija, kad es biju single, un es tur gāju uz visādiem retrītiem, tantras, un visādiem jau 3. līmeni savā jogas skolā tur biju izgājusi, un tā kā ritīgi strādāju ar sevi, un likās, es esmu perfekta. Tā kā es esmu perfekta vienkārši. Un tad tu ieej attiecībās, un tad tev bams vienkārši tā kā tev spoguļo. Ja? Mums vienkārši attiecības ir mūsu lielākais tā kā pašizaugsmes tā kā tas ceļš. Instruments, jā. Tā kā, jo tu gribi ātrāk attīstīties personīgi, ej attiecībās, jo tas ir tā kā ātrākais veids. Mēs varam vieni tur sēdēt un būt tie perfektie, bet tad mēs satiekam, tad kāds mums izspoguļo, kur tev vēl ir kaut kādas lietas, kas tev ir jāatstrādā, tā kā jāizstrādā un jāpieņem sevi, un tas tiek izcelts. Un tas ir tāds, tas ir laikam tāds, ka, ja tā kā tu jautāji, kas ir tas. Ne, tas nav klupšanas akmens, bet tas ir izaicinājums. Sagādā, jā, izaicinājums. Jā, jo kā tu saki, vienam būt jau ir super ērti, tev ar nevienu nav jārēķinās, tad dari, kā tu vēlies, bet arī kaut kādā ziņā nē, jo vienmēr jau mēs esam cilvēki, mēs esam tā teikt, zīdītāji, kuri grib visu laiku čupoties un miedarboties. Mums ir svarīgi būt kopā. Un kaut kādā brīdī arī tā vientulība jau no vienatnes pāriet vientulībā. Jā, es piekrītu. Bet tas ir arī tāds, tā kā skaists, arī tā kā es to skatos tāpatās kā uz skaistu pieredzi uz visām šīm lietām, kad arī, kur tu redzi, kad attiecībās kā noteikti tās pārmaiņas, kā tu pats izauc, kā tu mainies. Un, jā, tā kā, man pašizaugsme kā tāda vispār ir viena no lielākām vērtībām dzīvē. Un tad, jā, tad ir vienkārši ļoti svarīgi, lai arī tam otram cilvēkam tas ir svarīgi. Un, ja tas nav, tad nevajag domāt, ka tagad viņu vajag iedvesmos, un viņš arī gribēs iet pašizaugsmē. Jā, jo tu tāpat daudz ceļo viena, visu kaut kur brauc, dari lietas viena. Tas tev ir svarīgi arī būt vienai kaut kādus periodus? Jā, ik pa laikam. Bet, zin kā, man ir arī ok tā kā būt kopā ar cilvēkiem, bet sevišķi, tā kā, jo tie cilvēki, ka tev ir ļoti, it kā jūs esat pilnīgs viena vīļa, piemēram, mana draudzene labākā, kas ir, tagad viņa dzīvo Taizemē, bet tad, kad mēs satiekamies, mēs esam ilgākus periodus dzīvojušas kopā, un tā kā, tik viegli, tā kā ir vienkārši perfekti. Tā kā es saprotu, ka, ja ir apakšā tā draudzība un tas
nav kaut kāds tur kliņģines un, nezinu, tur aizvainojumai kas, bet ir viss tā kā vienkārši, tad arī, nav obligāti vajadzīgs būt vienai. Es vienkārši ceļoju ļoti bieži vieni, jo tā kā mans partners netiek ceļot, tad es vienkārši nav ok atlikt savus sapņus vai mērķus, ja tāpēc, ka otrs kaut ko nevar darīt, ja, jo tas arī citreiz ir tāds lamats, kur mēs varam iekrist, tā kā, jā, viņš jau tur netiek, tad es arī nebraukšu, bet ja tu gribi brauc, tā kā... Jā, un tad atkal tas ir droši vien jauns izaicinājums abiem diviem pielāgoties tam laikam prom un tas ir tāds pieaugušo dzīve, tā ir normāli, tā kā tas ir normāli, kad mēs ik pa laikam esam atsevišķi, man liekas, tas nav nekas tāds, nav nekas traks, tas tāds. Kas ir tavs vispār lielākās vērtības dzīvē? Svarīgākās? Tā kā pat lielākā vērtība priekš manis ir brīvība. Un iepriekš es vienmēr domāju, ka šī brīvība ir par to, ka es varu darīt, ko es gribu, tā kā dzīvot, kā es gribu un tam līdzīgi. Un tas ir liels aspekts šai vērtībai, bet vienā no, es arī pateiktu košoties un man tur atnāca, ka īstenībā tā brīvība priekš manis ir par to, ka es jūtos brīvi darīt to, ko es gribu, bet iekšēji brīvi, ka tu, piemēram, nebaidies tur likt kaut kādus tur postus vai iet darīt, ko tu gribi būt uz skatuves, sākt tur, nezinu, dziedāt vai dejot, ka tu jūties tā iekšēji brīvi, izpausties pilnīgi, ja? Kad nevis tā brīvība ir tikai par ārējo brīvību, kur tu jūties, ka tu brīvi, esi brīvā vidē, tur brīvas finanses, brīvi apstākļi un tā, bet tas ir svarīgi, tas ir ļoti liels svarīgums, bet arī tieši par to iekšējo brīvību. Kad tu kaut ko gribi darīt, un tu nevis tur nedari to, jo tev ir bail, un tu ieslīgst kaut kādās šaubās, bet tu esi brīvs no šīm šaubām, no tām tā kā nepārliecības vai bailēm. Tas laikam, tas pats lielākais, ir brīvība. Protams, pašizaugsme, tas ir ļoti, ļoti svarīgi priekš manis, lai visu laiku notiek šī attīstība un kaut kas vairāk. Tā kā var veidot vienkārši dzīvi skaistāku, krāšņāku un pilnvērtīgāku. Jā, tās laikam ir tādas vērtības, un prieks ir ļoti liela vērtība manā dzīvē. Es zinu, ka parasti cilvēki arī saka mīlestība, bet tā ir vērtība, tā, man liekas, jau ir tāda, tā kā tas ir tāds pamats. Vienkārši caurujās visam. Un kas ir tās lietas vai tehnikas vai metodes, ko tu ikdienā dari, lai saglabātu to savu centru, to savu ticību sev, virzītos uz priekšu? Kas ir tās lietas, bez kurām tu vairs nevar iedomāties savu ikdienu? Fiziskās aktivitātes, tāpat ir rakstīšana, kad tu žurnālo un fiziskās aktivitātes ir numur 1. Šobrīd tas jau man jau ir iegājies tā, ka no rīta tas ir tā kā obligāti. Un nevajag obligāti tur atkal iet tādās galējībās, kad ja nav pusotru stundu garš treniņš, tad nav jēga, ja? Bet kaut vai tās ir 10 minūtes aiziet paskriet mežā vai aiziet uz pilno treniņu vai vienkārši izrulēt jogas paklājiņu un kaut ko vienkārši pakustēties. Un tas tāds laikam ir viens. Svarīgākais, tas pats izrakstīšana. Ja es lasu grāmatas un klausos podkastus, jūtos ļoti iedvesmota, tad man arī tur uzreiz vērās vaļā visādi kanāli, nāk labi insaiti nāk. Un, protams, veselīgs uzturs, tas ir, es zinu, tā kā es esmu eksperimentējusi, kā ir, ka tu ēd neveselīgi un kā ir, ka tu ēd veselīgi. Tur ir atšķirība. Tur nav tā, ka saka, domā pozitīvas domas, un tad tu vari ēst, ko tu gribi. Tā kā nav svarīgi. Jā, mums nevajag ēst neko ar vainas sajūtām. Tas ir, protams, bet ja mēs ēdīsim kaut ko ļoti neveselīgu un domāsim pozitīvas domas, bioķīmiski tas mūs tik un tā ietekmēs. Tā kā tas nav tā kā domā pozitīvas domas un ēd cienkāli. Tas mūs ietekmēs anyway. Tā kā jau visi procesi notiek mūsu zarnu traktā un visi hormoni un mūsu laimes hormoni un stresa hormoni.
Bet tad arī jautājums, kas ir vispār veselīgi, jo viens tev centīsies pārdot vienu kaut kādu ēšanas stilu, cits atkal uzskata, ka veselīgi ir kaut kas cits. Jā, tas, kas tev liek justies labi. Tā kā tu jūtīsi to, tā kā cilvēki to jūt, sevišķi, kā tu arī pati zini pēc tām pūrēm, vai tu attīries, un tu pēc tam apēd kaut ko, un tu pēc tam jūti, ka no šīs jūtos slikti, man te nav enerģija, te es jūtos, tā kā es gribu iet vienkārši gulēt, un man vispār nav enerģija. Jo tas nav par to, ka tu vari arī ēst, tā kā ne gatavot ēdienu veselīgi, tu vari arī ēst tos pašus, citi, kas ēd dzīvnieku produktus, tu vari atrast arī tur veselīgus ceļus, kā to darīt. Jā, un tas vienkārši, tas, kas tev liek justies vislabāk un visenerģiskāk, kas tev dod to enerģiju, nevis atņem. Jā, es to vakardien sajūtu pati. Es beidzot saņēmos, aizgāju paskriet, jo tas arī man jau galvā jau mēnesi visu laiku teica tā sajūta, kad vajag izkustēties un tieši par skriešanu, un es beidzot saņēmos. Un pēc tam apēdu kaut kādu šits ir, ko nedarīt, apēdu kaut kādu puspaku ar čipšiem. Un es aizgāju gulēt, un man tik slikti palika, un es sev vienkārši nozvērējos, ka visas nākamās dienas vairs tā nekad nedarīšu, ēdīšu veselīgi. Bet, zini, man liekas arī, ka stāsts ir par to, ka reizēm tev ir jānonāk tajā rītīgi sliktajā punktā, kur tev ir tik sūdīgi, lai tu tā kā spētu pieņemt kaut kādus lēmumus. Pat, ja, tieši tā, tas ir viens no, tad tu pieņem tādus stingrākus lēmumus. Bet citreiz arī tu vienkārši vari vērot, jo es atceros arī savos pirmsākumos, tas arī bija Londonā, kad es biju sākus tur ikdienā kaut kādas tur sulas dzert, vai arī, neatceros, kurš bija tas posms, man chronoloģiski jau tur viss ir sajūts. Bet tad mēs bijām aizbraukuši svētdienās kaut kādu kafejnīcu, kur bija kūkas un kapučīno, un, protams, es ēdu un man garšoju. Es pēdu un es jūtu, man ritīgi gribās zaļo sulu īstenībā. Tā kā tu jūti, ka tev tā enerģija īstenībā ir nogājusi tā kā nost. Un tas tā kā ir ok, ka mēs ēdam tā kā, ko mums tajā mirklī varbūt gribās, lai mēs pēc tam no tā iegūtu sev kaut kādas atziņas vai vērtību. Nevainotu sevi vai nešaustīt, ka es tagad esmu slikts cilvēks, jo es tā ir. Nē, tu neesi nekad slikts cilvēks, ka tu izdari kādreiz ne to perfektāko izvēli, jo nav jau nav tādi rāmi. Nē, man tas viennozīmīgi bija svarīgi, lai saprastu. Jo, zini kā, kad tu ikdienā ētos našķi, it īpaši tie cilvēki kā es, kuriem reāli garšo saldumu, rītīgi gribās tos saldumus, tad, kad tu apēd tur vienu, pa dienu pa bišķiņam, tu nejūti to, bet tad, kad tu sāēdies tik jau, ka tev jau reāli ir slikti, tad tu tavs ķermenis pilnīgi tev saka, come on, saņemies, un tu pilnībā vari iemiesot to sajūtu, kad viss, es paņemu tagad kaut kādu askēzi vai pauzi vai kaut ko, jo kamēr ir vēl ok, tikmēr tu vēl tajā ok vari turpināt funkcionēt un tajā ok stadijā pieņemt kaut kādu tādu lielu lēmumu, tas ir daudzreiz grūtāk, jo tev liekas, ir jau taču ok. Tas jau nekas, kas vienu šokolādes stāvulī dienā pēd. Tas ir ok. Zikā, ar laiku arī tas, priekš manis ir izveidojies tas, ka vienkārši noteiktas ēdienu grupas vai lietas, es vienkārši viņas vairs neredzu kā ēdienu. Vispār viņas vienkārši eksistē, tā kā, es nezinu, krēslas. Tur neēdu krēsli. Tā kā viņas vienkārši vairs neeksistē priekš manis kā it's not food priekš manis. Jā, mēs ik pa laikam sev atgādina, come on, mans ķermenis ir, tas ķermenis ir mans templis, to daudz saka, bet tiešām, mans ķermenis ir es pat nezinu, kā to aprakstīt, to sajūtu, bet tas ir tik svēti. Un vai es tur ielieku čipšu paku, vai es tur ielieku kaut kādus tur sulīgus dārzeņus un augus, ir taču starpība, vai ne? Un tad es kaut kā cenšos sev visu laiku, pēdējā laikā to vizualizāciju visu laiku paturēt prātā, kad es taču gribu sev vislabāko. Es gribu, lai man ir tā enerģija, es gribu, lai man ir tā iedvesma, jo, kā tu saki, ir tik vienkārši novērot, kad tu esi sāēdies sūdu, kā tu jūties, un kad tu esi sāēdies ritīgi labi, kā tu jūties. Bet ir tie mirkļi, kuros vienkārši slēdzas klātas tavs kaut kāds ieradums vai prāts vai kas. Un ir tik grūti no tām stadijām reizēm izkāpt ārā. Jā, šeit ļoti pateicu foršu teikumu, es gribu sev to labāko.
Un tad, kad tu pieņem šo te lēmumu, tavas izvēles arī mainās. Un tu vienkārši skaties, kas ir tas labākais priekš tevis. Bet man ir bijušas tik daudz reizes, kad es pilnīgi ievēroju, cik īstenībā crazy ir mūsu visa šitā sistēma, kad es ieju veikalā ar nodomu tikai nopirkšu pienu. Es eju uz to pienu un pa ceļam tas ir tas, ko es teicu par to gultu, kad tas prāts ātri pieņem kaut kādu lēmumu un palika gultā. Un tu vienkārši ātri paņem paku čipšu vai kaut ko, vēl šito. Un tas nekas, un tu samaksā un atopies mājās, ka tev ir reāli slikti jau. Bet tu pieņēmi lēmumu, ka tu ej tajā veikalā tikai pēc piena, un tas arī ir tik būtiski, un crazy. Man tas liekas mind-blowing. Un tādos paradumos, tādos impulsīvos mēs dzīvojam reāli ikdienā lielākoties cilvēki. Un tāpēc es pat viņus nevainoju. Es saprotu, cik tas ir vienkārši pakļauties kaut kādam, iedomājies, tu aizies dzimšanas dienas ballīti, visi ēd kaut kādas kociņas, visi kaut ko našķojās, un tu sēdi malā un noturē to savu centru, kad nē, mans ķermenis ir mans templis, un es to visu kaku tur nelikšu. Jā. Bet cerēs pat tur no kaka, bet pieņemsim vienkārši tev ir kaut kāda disciplīna vai savs režīms, un tu pieņemsim tajā nē, teiksim, kaut kādā noteiktā laikā, bet tu aizies pasākumu un tu vienkārši automātiski visu bāzi mutē, jo tur vienkārši tas ēdiens stāv. Tas arī par to apzinātību. Un šeit arī tu ļoti labi novēroji to, kad es ieju pēc tā piena un paņem visu. Un pēc tam tu novēroji šo, tajā mirklī tu tur visu darīji neapzināti, bet pēc tam tu apzināti izcēli to laukā, un tas tev liek pieņemt pēc tam nākamos lēmumus. Jā, es pieņemu tādu lēmumu, kad es sūtīšu online ēdienu uz mājām piegādes. Jā. Man patīk, kad es ieju veikalā, es vienkārši aizēju to augļu sekciju, un man vairs nekas īsti neinteresanti saldētie produkti, saldētos. Jā, man tas var nenostrādāt, ja tīpaši arī ar mazo, kad viņam tur to sagribas, un es izdomāju patestēt, kā būs, ja es tagad sūtīšu ar piegādi uz mājām, tad ir tas, kas ir. Tad nav tas impulss, ka tagad var aiziet uz to sadaļu vai vēl citu sadaļu. Paeksperimentēšu, kā tas strādā vai nestrādā. Jā, testēšana ir pats labākais, kā vispār, man liekas, dzīvot savu dzīvi. Vienkārši visu laiku testēt visādas jaunas lietas priekš sevis. Ja ceļš nav kaut kāds apmierinājums kaut kādā sfērā, ja tur nav kaut kāds apmierinājums līdz galam, tad patestēt, kā ir šādi. Bet no iekšķiņas testēt, kas ir tās sajūtas, kas nāk. Man liekas, vispār nevienam cilvēkam baigi nevajadzētu to klausīties, ko citi stāsta un iesaka un dara, bet sajust, un patestēt uz sevis, pamēģināt. Jā, tāpēc arī es ar šo visu projektu, tas mans lielākais mērķis ir nevis pateikt kādam, kur tu dari tā, tagad darat visi tā, tas ir pareizākais, bet caur katru šo sarunu sajust mums katram, kas rezonē, un varbūt uztaisīt kaut kādu savu kombināciju no tevis, no kāda cita, ar ko es runāju, un uztaisīt vispār to savu perfekto, ideālo to modeli. Jā. Un tas, man liekas, ir tas stāsts, tas jau ir tas savs ceļš, iešana to savu ceļu, ka mēs atrodam, kas strādā mums katram, un tas var būt pilnībā kaut kas vispār, kaut kas, ko neviens no mums vēl nedara. Tā unikālā tava odziņa, kas ir, jo es arī, visu kaut kur es redzu dzīvē, kur cilvēki aiziet ļoti lielā fanātismā par kaut ko. Ja, un tad ir šādi un nav citādāk. Un man liekas arī ir forši, ka mēs atveram to savu prātu un paskatāmies, šeit ir tāds aspekts interesants, es varētu to piekļaut, vai to. Tā kā arī paņemt no vairākiem un tad pajust, kas ir. Varbūt ir ok dažreiz arī aiziet tajā fanātismā iekšā kaut kādā. Un galvenais, lai tur ir tas prieks, lai tas tiek darīts ar prieku, droši vien ar mīlestību pret sevi, nevis ar kaut kādu tur nezinu, es tur sev nepatīku, tāpēc es tagad darīšu šitā tā, lai iepatiktos, pieņemsim sev, ja tas nebūs pozitīvi. Jā, man liekas, traki ir tajos brīžos, kad tu ilgi esi dzīvojis kaut kādā vienā modelī, tu esi to visiem paziņojis, uztaisījis to kā savu identitāti, un tu pēkšņi iekšēji saproti, ka tev ir laiks kaut ko mainīt, un tu nespēji, jo tu visiem pateicis, ka, nezinu, tu tagad esi keto, kaut vai par diētām kaut kādām vai vegāns, un nedod Dievs, tu pēkšņi kaut ko darīsi citu, un kā tas tagad būs, un tu bez mazliet turpini tā dzīvot, tikai tāpēc, ka, ko tagad citi teiks, un tas, man liekas, arī īstenībā ir
Kā tu tur sajūti, ka tu vispār nedzīvo autentiski sev? Jo ir mums identitātes mainīt visu dzīvi kaut vai 100 reizes dzīvē. Es nezinu, man liekas, tas ir Es piemēram nevaru iedomāties, ka es varētu visu savu dzīvi nodzīvot ļoti vienveidīgi. Ja mēs ejam to pašu ēšanas, ka es visu dzīvi dzīvotu vienkārši nēstu kartupeļus un kotletes, tas būtu tik vienveidīgi un visus, nezinu, cik gadus tur dzīvotu viens un tas pats. Man liekas, garlaicīgi. Ir tagad pamēģināt kaut ko jaunu. Nav obligāti tur jāpaliek par kaut ko, vai tā var, protams, pieslēgt identitāti un palikt, bet tas nav obligāti. Man liekas, ir forši, ka tu atver prātu un mēģini visu kaut ko. Man liekas, es ļoti daudz ko izmēģināju, un tad esmu atradusi to, kas strādā priekš manis vislabāk, un es tur arī tagad esmu. Un varbūt arī pēc kaut kādiem gadiem kaut kas vispār nomainīsies, jauns parādīsies šajā pasaulē. Un tad galvenais palikt tajā autentiskumā pret sevi. Kas ir tas trakākais, ko tu savā dzīvē darīsi priekš sevis? Ko nozīmē trakākais? Kas priekš tevis ir trakākais? Varbūt trakākais droši vien, kas tev raisīja kaut kādu vislielāko, tev bija jāsaņemās varbūt visvairāk uz to, vai ko citi varbūt neuzdrošinātos arī darīt. Tas trakākais laikam bija pamest visu Londonā, sakrāmēt mugursomu un vienvirzienu biļeti aizbraukt projām. Tas laikam bija tāds trakākais tikai tāpēc, ka tajā laikā to neviens īsti nedarīja. Man nebija neviens piemērs. Es to vienkārši pati izdomāju. Neviens man tur neiedrošināja. Es neredzēju to nevienā YouTube video, ka kāds tā dara vai tam līdzīgi. Un tas bija visvairāk trakākais un visvairāk arī life changing. Kas pilnībā izmainīja visu dzīves uztveri un to, ko mēs kur saprot, cik mēs patiesībā daudz neko nezinām vispār. Vēl joprojām es varu teikt, mēs neko nezinām. Mēs domājam, ka mēs kaut ko te baigi daudz zinām un esam baigi gudrie, bet reāli mēs neko nezinām. Mēs varam visu laiku eksplorēt visu šo te pasauli fizisko, un eksplorēt iekšējo pasauli, to emocionālo, garīgo. Un, tur bija tas, laikam, tas tāds, tur visi teica, ka es esmu traka. Nesapratu, ko es daru, vienkārši. Mani menedžers, es atceros, man taču ir lielākā lieta par tevi. Kā tu vari braukt ceļot tagad? Kāpēc es nebraucu ceļot? Tad man liekas, tas īstenībā arī ir par prātu. Mēs citreiz domājam, ka mūs ierobežo kaut kādas finanses vai ierobežo kaut kādi apstākļi, bet tie vienkārši ir prāta limitācijas, ko mēs paši sev atļaujam. Jā, jo paskaties, cik daudz, es zinu apkārt arī gan savu piemēru, gan citus cilvēkus, kuri nav tur nekādi miljardieri, bet regulāri bieži ceļo, bet tas ir, man liekas, par to, ceļošana tāds viens aspekts, ko daudzi saka, es arī gribētu ceļot, bet neizskata kaut kādas opcijas, jo tu jau vari ceļot visādi. Tu vari ceļot super dārgi, palikt tur krūtos, tur viesnīcās un, lidot pirmajā klasē. Bet tu vari arī ceļot reāli budžetniekā un tāpatās redzēt pusi pasauli un piedzīvot dzīvi. Bet citreiz cilvēki saka, es gribu ceļot, bet viņam pajautā, kur tas vai gribi aizbraukt, vai ko vērtīgi tev tas sniegs, ka tu ceļosi, vai viņš vispār ir paskatījies biļetes kaut kur, vai paskatījies opcijas, ko varētu darīt. Jo mums liekas, mēs kaut ko gribam, bet mēs neesam pat gatavi mazliet pakustināt kaut kādu darbību, veikt, pakustināt mazo pirkstiņu, lai tas notiktu. Un šeit arī, man liekas, priekš manis tas bija arī tiešām par mindsetu, jo es biju arī atklājusi šīs filmas Secret, tās kartes taisīt. Un es atceros vienreiz arī Londonā, tur bija žurnālisti, tur plēša laukā, bildītes no ceļojumiem, skaistām vietām. Un es tad vēl nebija tā ceļojumos baigi iekšā. Un
Un vienkārši uztaisīt, kā tu jau arī tajā naktī esi viens pats, nevajadzēja tur netraucēt, vai es ar to visu sajūtiņu. Un tad, kad es atbraucu atpakaļ no Taizemes, es pasījos tā mērķu karti, un tur bija tieši tā, tā kā sieviete guļ tādā relaksējošā masāžā ar tām Taizemes puķiem, tām frangipānī aiz aus. Un, jā, pirms tam bija arī vēl tā kā ceļojums uz Māroku, kurš arī bija solo tripā, kur arī man tur lūvisas smadzenes, un tur arī bija tā kā, pēc tam, kad es paskatījos to savu kolāžu, tur bija arī tādas Mārokas stila tā kā kleita un tādas. Tā kā, jā, mums ir jāstrādā ar savu mindset, mums ir iekšēji jāstrādā ar to iekšējo stāvokli. Man liekas, tas arī, ka tu arī novēro to pašu arī coaching sesijās, ka tā kā mēs iekāpjam tajā iekšējā stāvoklī, mēs viņu tā kā izplašam, un tad no turienēm mums rodās tās darbības un rodās tie nākošie soļi, iespējas sāk nākt, un tā kā viss vienkārši notiek. Jā, man liekas, tas ir labs punkts, ko tu minēji, kad ļoti daudz cilvēki pat nepaskatās, ko viņiem tas prasa sasniegt to kaut kādu mērķi. Jo bieži vien parēķinot, paskēmojot, cik tev kas maksā, ko tev vispār vajag, kaut kādam projektam, varbūt kaut kāds materiāls vai resursus, ka to visu saliekot uz papīra, tas jau izskatās reālāk. Bet kamēr tu to domā, ak, Dievs, tik tālu, tik daudz, kad tas viss tā kā galvā liekas kaut kāds nereāls, kaut kas nereāls. Bet tad, kad mēs to visu tā smuki sarakstam, tad... Jā, reāli. Tas ir tieši tas pats, ka tu vienam izdomā, es gribu nopelnīt 1 miljonu, un tev liekas, tas ir nereāli, tas ir kaut kas crazy, neiespējams. Ja tu pirms sadali to 1 miljonu uz 365 dienām gadā, cik tev dienā jānopelna? Jā? Un tad, pieņemsim, tad tu redzi, ka tā summa, pieņemsim, es nezinu, cik ir, es esmu dalījis, man liekas, kaut kas ap 300. Man matemātika nav. Es vienkārši kaut ko esmu dalījis. Un tu redzi, šādu summu jau nav nemaz ir neiespējami dienā nopelnīt. Un tad saproti, ka tu vari īstenībā gadu laikā nopelnīt to 1 miljonu diezgan vienkārši, ja tu vienkārši liec uz papīru un dali pa mazām lietiņām. Jā, un atpakaļ tajā gaitā. Atpakaļ gaitā, jā. Tas ir arī pa tām pašām mazām. Jo es atceros, ka es augu un es uzskatīju, ka ceļo tikai ļoti bagāti cilvēki. Tā, ka nereāli tas ir tikai lukšurī priekš bagātniekiem. Un tad, kad es sāku apceļot pasauli, es vienkārši, man bija parasti ienākumi. Varbūt tur vairāk bija tajā momentā kā Latvijā, jo es strādāju Londonā, bet jā, es arī es sapratu, ka es gribu ceļot, es nogriezu uz shoppingu, jā, mazliet, jo es shoppingoju ļoti daudz, drēbes un tādas lietas. Es vienkārši to nogriezu un vienkārši mērķtiecīgi uzkrāju ceļojumiem. Tas vienkārši ir iespējams. Ir jāliek uz papīra. Ir jāliek uz papīra, lai tu jau redzi, kas tev ir nepieciešams, un tad nauda nāk uz tavām vajadzībām. Jā. Man nākamā saruna tieši būs ar vīrieti, kurš man palīdzēja šo visu sfēru sakārtot, un mēs par to vairāk parunāsim. Bet tas ir maģika, cik ļoti tev izmainās tā iekšējā pat sajūta un pārliecība par sevi, ka tu kaut ko vari tikai un vienīgi sarakstot lietas uz papīra, jo tas viss liekas tiešām, kā tu saki, tas nav nereāli, tas ir tik ļoti reāli. Un novērot sevi, kā ir, ka tu izkrīti no tā arī pareduma un sāc dzīvot plūsmā, un viss jau būs, viss jau sanāks, un tad beigās tev jau sāk parādīties stress, kad vai man tiešām pietiks, vai man nē, tu nezini. Un ir tās bāžas un bailes, un jā, tas ir tik būtiski, bet par to tad varbūt citreiz. Bet kas priekš tevis tagad ir tie nākamie kaut kādi izaicinājumi vai kaut kāds tāds lielāks mērķis, uz ko tu ej, ja tu gribi varbūt padalīties? Šobrīd, man liekas, tas lielākais, ko man gribās nest vairāk un palīdzēt būt servisā cilvēkiem tieši ar šo te coachingu un tieši ar šīm te ilgtermiņa sesijām, kur ir tā kā cilvēkam, kad mēs varam šķetināt, jo citreiz ir tā, ka, mums, piemēram, ir mērķis, es tur gribu nopelnīt, teiksim, noteiktu summu vai sasniegt, nomainīt darbu vai kaut ko attiecībās vai tēma varbūt jebkāda, darbs, attiecības, privāti un tā. Un mēs sākam strādāt, un tad tajā procesā šķetinās vaļā dažādi bloki. Pieņemsim, tur kaut kāds viens vai otrs, un tad ar tiem visiem izstrādājot, mēs tas mērķis beigās tiek sasniegts. Jā? Vai arī tu vispār atklāji beigās, ka tu vispār negribi to, bet tev ir pilnīga skaidrība par kaut ko citu, ko tu gribi. Un
Jā, jo mūsdienās ar coachingu parasti ir tā asociācija, ka tagad te būs kārtējais manifestācijas izaicinājums. Jā, kā ātri kaut ko tur dabūt, 7 dienās pildam uzdevumus un tam līdzīgi. Ja. Bet tas ir ok, tas ir vajadzīgs, tas ir vērtīgi. Cilvēkiem tas nodaras, pat es tādos piedalījusies un ir forši. Bet jā, šeit man gribās tieši popularizēt un redzēt tā kā to, ka tie tajā dziļumā, kad ir tas, kā, ka tu izstrādā tā kā sevi un tā kā mainās viss tas tavs stāvoklis, jo tiešām mēs radam savu realitāti ar savu iekšējo stāvokli. Un mēs citreiz, kad mūs pārņem visas šīs stresi, domas un tas overthinkings un vēl kaut kas un vēl kaut kādas lietas, kas notiek, mums ir grūti iekāpt tajā stāvoklī, kas tad ir vispār. Kas ir tas, ko mēs gribam, kas vispār ir mūsu vērtības. Ja citreiz mēs pat nezinām, ko mēs vispār gribam, mums nav nekādu mērķi, jo mums ir tik bizīgi galvā viss, un tad arī var nākt to visu tīrīt laukā, un tad, piemēram, saprast, kas tad ir vispār tas, ko es gribu. Ja, tas ir kaut kas tāds, ko, man liekas, tāda nākotnes ritīgi forša lieta, tagadnes nākotnes forša lieta, ko attīstīt. Man liekas, es vienkārši redzu lielu vērtību. Jā, paldies tev. Es redzu arī vērtību tavā darbā. Katru reizi, man liekas, katru reizi ir kaut kas, ko paņemt. Ir citas reizes, kad ir kaut kas liels, kaut kāda liela atklāsme. Citas reizes ir vienkārši labi izrunāties. Un ko es no sevis varu pateikt, kad man ļoti patīk, kas man bija tāds, ko es nezināju, ka man tas patīk, bet man patīk, kad kāds pēc tam atkārto to, ko es esmu teikusi, jo tad tu to pats dzirdi, un tas otrs tā kā saliek tev to pa tādiem plauktiņiem, un tu saproti, jā, tiešām ir tā sajūta, kad ir tie samudžinājušies diegi kastītē, un kad tas tiek atmaģināts, un kad ir tā refleksija, ka tev ir mazliet tā kā saruna pašai ar savu augstāko es, un tad tur nevar vienkārši nošaut greizi vispār. Tur vienkārši vienmēr būs autentiskums. Tur vienmēr būs tā īstā patiesība un tas, kur tev ir, kur tu kā piekšā. Un tā ir tā, man liekas, ļoti forša liela vērtība. Bet, man liekas, ka tas jau arī pa lielam ir tik, cik tu pats esi atklāts un patiesi, tik arī tu saņem. Jo es pieļauju, ka reizēm arī kādam varbūt negribās atklāt kaut ko, negribās teikt. Jā, tie rezultāti būs vienmēr atkarīgi no paša cilvēka. Un tas būs visās dzīves sfērās. Pat ja tu iesi uz tādiem maratoniem, vai kas tur jādara, tāpatās tie rezultāti būs atkarīgi no tā, cik tu daudz tur darīsi un cik tu daudz saslēgsies ar to visu kopā. Protams, tad, kad mēs tās sesijas sākam, pirms tam tiek noslēgtas šīs emocionālās tās vienošanās, ka viss tas ir droši, safe. Un es tāpatās redzu citos klientos, ka viņiem ir tas overthinks, vai šito var teikt, vai nevar teikt. Un tad es iedrošinu teikt pilnīgi visu, jo tas viss ir izteikts, jo tev ir vieglāk, tev ir vieglāk piekļūt savai tai patiesībai, tai savam kodoliņam. Un tas ir daudz, daudz vieglāk. Un, jo tas, kas notiek sesijā, tā sesija beigās, tas arī viss tur paliek. Tas nekur netiek tālāk neapspries, arī es pēc tam nedomāju par to, tas vienkārši kā noslēdzās tā, dan, tas ir vienkārši dan. Tas vienkārši vienmēr ir tāds procesa momentā. Jā, es esmu par to, kad mēs darām to kopumu, jo man liekas, jo viens prāts var izdarīt tikai tik, cik viņš var. Tomēr mums ir tā visa emocionālā trauma un viss šīs pieredzes arī mūsu fiziskajā ķermenī. Un, manuprāt, ir tik svarīgi to visu sports, prāts un uzturs. Jā, un tieši arī zināmā kā arī to pašām manifestācijas lietām, kad saka, tu tur iedomājies, ko tu gribi, un tad tev ir jāspēr solis. Jā. Un citreiz ir ļoti grūti to soli spērt. Bet arī šeit, arī tajā sesijās mēs tur izējam visam tam cauri, un tad pēc tam ir tas solis, un to soli ir iedvesmojoši spērt. Un tad tu jau trenē savu nervu sistēmu, ka tu esi spējīgs, ka tu vari, tev ir iespējams, tu esi vērtīgs, tev tas ir, un tev sanāks. Un tā tas vienkārši arī strādā. Tev varbūt ir kādi iedvesmojoši piemēri, ar ko padalīties, kā cilvēks kaut ko ir varbūt transformējis vai sasniedzis caur kaut kādu coachingu sesiju?
Un lielākie laikam tiešām ir tieši, kad aug ļoti šis te pašvērtējums. Un tad, kad tev aug pašvērtējums, tad tu esi tajā, tādā savā, es zinu, kas es esmu, es zinu savu kodolu, un tavas darbības ārpusē automātiski ir par labu tev. Tu vairs neļaujies, ka tev tur ņem enerģiju nost kaut kur, tur liet viņu priekš citiem cilvēkiem, tur podā vai darīt darbības, vai tu vienkārši tev ir vieglāk sākt vilkt savas robežas, tā mērķtiecīgi jau sākt iet uz saviem mērķiem, jo tev nav vairs pa malām tie distractioni, kas, tas liekam pašvērtējums ir pats lielākais. Un ko tev pašai coachings tevis? Vispār, man liekas, es atceros. Es pirmoreiz saskāros ar coachingu arī Londonā dzīvojot. Es aizgāju uz tādu semināru 2 dienu, es nezināju, kas tur būs, kas tur nebūs. Man vienkārši bija interesanti, kaut kāds tur man e-pastā parādījās. Un es aizēju, un mums tur bija daudz cilvēku, man liekas, ka 200, un tur bija tā kā grupās jāstrādā, un tur bija tie speakeri. Un tajā laikā man nebija viegli tur runāt par mērķiem vai likt mērķus vītās liet, ka tu nezini, ko tu gribi, tā kā tu nezini, kas tu īsti esi un tam līdzīgi. Bet tur es tā kā ļāvos, tā kā tu saki, esi atvērta un ļaujies, ja? Un tad es ļāvos un vienkārši turieniem arī sāka risināties šis ka man bija ļoti viegli nopirkt šo te vienvirzienu biļeti uz Taizemi un sākt tā kā darīt tās lietas, kuras es gribu darīt, jo tu iekāpties savā, kas tu esi, ko tu gribi. Un tad vienmēr tas man backgroundā bija, tas coachings. Un likās, ka es kādreiz varētu izmācīties, bet tajā laikā Londonā tas maksāja vairākus tūkstošus un nelikās, ka es to varu tā kā atļauties un tā. Un tad, pēc tam, kas bija Latvijā, tad atkal es tā kā pamanīju, tad likās, cik vēl tādas šaubas kaut kādas. Un tad vienkārši vienā dienā tu vienkārši pieņem lēmumu, bet es gribu un es eju un es izmācos. Un es atceros sākotnēji, es domāju, ka coachings būs tāds, kā labāk iedot padomu. Jā, jau man patīk dot padomus. Bet, tad tā kā tu vienkārši saproti, tas nav vispār par to. Tas tiešām ir kā tu turi vienkārši cilvēkam telpu un ar jautājumiem virzi viņu uz viņa izaugsmi. Un tas bija tā kā mind-blowing priekš manis. Jā, man arī kaut kādā sākuma momentā likās, ka tu man dosi kaut kādus uzdevumus vai liksi kaut ko darīt vai kaut ko tā kā virzīsi mani kaut kur, bet jā, kad es saprotu, ka pa lielam tā pati terapija jau vien ir, bet ja terapijā tu vienkārši tā kā runā, kas tur tevī ir īsti, tev arī kaut ko tur uzdod, bet šie jautājumi no tevis ir tādi, nezinu, kā to nodefinēt, bet tādi tieši mērķi, kur tu ieej tiešām uz to savu sakni. Varbūt tie ir pat tādi jautājumi, no kuriem es izvairītos ikdienā, kurus es negribu pacelt, bet tā nav tāda tā kā rakšanās tur bērnības atmiņā. Reizēm tas var pacelt kaut kādas pieredzes. Jā. Bet tas nav tā kā kaut kāda analizēšana, kaut kāda rakšanās, ka reiz tur risināt, ko man tur bērnībā kāds nodarīja vai ko. Bet tas ir vairāk tā kā tu jūties, kā tu gribi justies, ko tu gribi sasniegt. Katram jau tas mērķis savs. Jā, lielākais tas vienmēr būs uz izaugsmi vērsts. Un šeit arī tu forši pieminēji, ka jā, tev likās, ka tur dos padomus. Bet es varbūt ievēroju to, ka tad, kad tev dod kaut kādus padomus, un tu, piemēram, dari pēc tā padoma kaut ko, un varbūt nav līdz galam, nav tā kā tas rezultāts vai tam līdzīgi. Bet tad, kad tu aizēji uz šo sesiju un tu aizrocies, un sanāk, ka tu pati atrodi sev to padomu, to, kas tev vislabāk strādās, un tad tev ir tā deksme to arī izdarīt un piepildīt un tā kā virzīties uz priekšu. Nevis, ka tev atnāk kāds pasaka, tā, jums vajag darīt šitā, tā un tā, bet mēs esam unikāli un individuāli, un šeit mēs atklājam, kas īstenībā ir tas, ko tev vajag darīt, kā tev vajag darīt. Jo tu jau pati tā kā runāji ar sevi, tā kā caur tiem jautājumiem, un tu vienkārši, man vajag šo. Vienmēr tev iepriekš kāds tur visu laiku saka, tev vajag plānot, un tad tu nonāc, tad man vajag plānot, un tas ir ar pilnīgi citu jaudu. Jā, es šo plānotāju nopirku gada sākumā ar domu, es tā plānošu, bet es sāku plānot reāli tikai tagad pēc mūsu pēdējās sesijas. Tāpēc, ka tu saslēdzies, tu iemiesoji to tajā mirklī, nevis, ka tev tur no malas saka, ka tas ir ok, to vajag darīt, jo tu tā dara vai tam līdzīgi. Mēs vienkārši, kad sākam iemiesot to, tad kā vienkārši viss tā kā sniega bumbas efektā aiziet. Jā, uz beigām,
kā tu iedvesmotu tos cilvēkus sākt darīt kaut ko, vienalga ko, vai tas ir coachings vai jebkas uz pašizaugsmi, ja viņiem ir prātā šī limitācija, kad tas ir dārgi? Nu, mēs maksājam sev. Mēs maksājam sev katru reizi, tad, kad mēs samaksājam par sesiju, vai par terapiju, vai par fizioterapiju, vai vienalga ko. Process jau notiek mirklī, kad mēs samaksājam pirms tās sesijas un vēl pēc sesijas. Un varbūt, ja tiešām, liekas, vai arī ja nav tie līdzekļi, vai kā, tad vienkārši jāģenerē līdzekļi. Ģenerējās visātrāk, manifestējās nauda sportojot. Ja mēs kustinām savus saknes čakras ar pēdām un sportojot, ejot skriet, darot fiziskas aktivitātes, mēs ģenerējam. Mēs sportojam un mēs rūpējamies par sevi, mēs paceļam savu vērtību, mēs sākam justies par sevi labāk, mēs sākam sevi mīlēt, bet tad mēs vairs neteiksim, ka kaut kas ir dārgi priekš mums, ja mēs zinām, ka tas palīdzēs mūsu izaugsmē ātrāk. Jā. Jā, jo šis ir jautājums, kas daudzus var, man liekas, triggerot, šis, ko jau es tev jautāju, jo bieži vien gan es, gan arī citi saka, ka ir jāiegulda sevī, savā pašsajūtā, savā tajā sajūtā, lai tu justos laimīgs, un tad tev visa atnāks, bet tad ir tas, bet ja man ir tikai nauda tur tā kā no algas līdz algai, lai samaksātu par rēķiniem un ēdienu, kā es varu ieguldīt sevī tā kā to pēdējo centu. Un es tieši par šo šodien aizdomājos, jo manī tiešām notika tas vislielākais shifts tajā mirklī, kad es sāku investēt sevī. Bet kā to izdarīt, es vairs nemāku izskaidrot, jo man liekas, ka tas ir tāds kaut kāds līps, kurā tu tā kā ielic, tu sāc to darīt un tu to sajūti un tad aiziet, bet kā to izdarīt? Tas vienkārši notiek dabiski. Tu vienkārši kaut ko darīji pirms tam, kas tev ļāva beigās to lēmumu arī pieņemt. Jā. Varbūt tev arī kādreiz ir bijis, ja man ir bijis citreiz, kad tu kaut ko redzi, tu to gribi, un tu to domā, pārāk dārgi, es to negribu. Bet iekšķiņi tu to gribi, bet tu nodomā, ka pārāk dārgi. Un tu to nenopērc to kursu vai to sesiju vai vienalga ko. Un pēc kaut kāda laika tev tur iet, viss jau tur galīgi čau. Un tu jūti, ka tev tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Un beigās tu tā kā pēc to pašu lietu, bet citreiz pat dubultu samaksu, jo, piemēram, cena ir palielinājusies. Vai pat trīskārša cena, jo cena ir palielinājusies. Un tad tu, liekas, tu pirms pusgada nevarēji atrast šo summu, un tagad tu vari atrast 3 reizes lielāku summu, jo vienkārši tu nosproti jaunas savu prioritātes. Jā, man liekas, tas ir tas kaut kāds mindsets, jo man ir pat bijuši brīži, kad tiešām tā kā ir makā X summa, un man ir izvēle aiziet uz masāžu, vai man tur būs mazāk naudas, bet es tāpat tās to darīšu, jo es ticu, ka tad, kad es būšu laimīga, kad es būšu resursā, man atnāks ekstra tā kā tas finansiālais. Un tad, kad man daudzi tā kā prasa, kā, es nezinu, kā. Es tev pilnībā piekrītu, es arī cerēju tā daru, bet tev tur ir tā kā noteikta summa tā kā pēdējā, vai arī pa tiem pašiem coaching kursiem. Es zināju, ka es to gribu, un es pieteicos, un man bija šī farmācija, tev nauda atnāks. Tā kā ir tāda forša grāmata, Love Money, Money Loves You, un kur arī par to, ka tu zini, ka nauda vienmēr ir bez limita. Viņa vienkārši ir bez limita. Vienkārši tu dari kaut ko, kas tev ir svarīgi, tu rūpējies par sevi, un tā nauda vienkārši nāks. Vienkārši par nezināmiem avotiem, zināmiem avotiem, nezināmiem kanāliem, viņi vienkārši atnāk. Tā kā pēkšņi uzrodās kaut kāda iespēja, kaut kādi, nezinu, tev kaut kur uzaicina uz jaunu projektu, tu izdari kaut ko, un tev atnāk ģeniāla ideja jaunam projektam. Tā tas arī tā kā notiek, tā ir tā ģenerācija, ka tu rādi naudu, nevis, ka tu tikai viņu pelni, tā kā ejot uz darbu, nopelnīgs summu. Un tā kā tas ir vēl viens aspekts, kā var skatīties uz to visu. Jā, man bija interesanta pieredze pašai arī ar maniem kursiem, kur es arī nezināju, kā es par viņiem samaksāšu, bet es tā kā lecu iekšā tajā visā. Un man bija viena pieredze, ka arī nāca jau tas mirklis, kad man jau ir jāmaksā par nākamo ikmēnešu to maksājumu, un es saprotu, ka man tik daudz vēl trūkst, un jau tas deadlines tuvojas, un man jau sāka stress, un tas bija tas mirklis, ka tur viss kaut kas dzīvē bruka un juka, un es atceros, sēžu meditācijā, un tā bija mana pirmā
tāda, kā viņu nosaukt, mistiskā pieredze, jo es parasti esmu no tiem cilvēkiem, kas kaut ko jūt ar ķermeni, kaut kādas emocijas sajūtas, un tad man atnāk tā kā intuitīvi kaut kāda vai nu ideja vai sajūta, bet man nekad tur kāds kaut ko nesaka galvā, vai nav kaut kādas balsis, vai kaut kādas vīzijas, vai kaut kas tāds. Es sēžu tajā meditācijā, un es reāli dzirdu savu opja balsi. Man ops bija pāris mēnešus atpakaļ kā aizgājis, un es dzirdu savu opja balsi, un viņš saka, neuztraucies, tev tā nauda būs. Jā, un man pašai tā kā bija pilnīgi tā satrūkos. Es domāju, kas tas tāds tev tagad viņa uzradās? Jā, un man burtiski pēc dienas vai divām tur bija kaut kāds mantojuma lietas kaut kādas, un burtiski man tēta māsa zvanīja un teica, reku, tev tieši tik summa. Es tev ops ir atstājis, tur mājās droši vien bija kaut kāds cash vai kas. Un viņa tā kā man saka, ņem, reku, tas tev. Un tas tiešām tā arī strādā, bet tas tiešām tā arī strādā. Bet es zinu, ka nav vienmēr viegli pieslēgt to paļāvību un uzticību. Bet tad vienkārši var strādāt ar to, ka mēs esam tajā stāvoklī, ka mēs paļaujamies un uzticamies, jo tieši tiešām tā strādā. Jā, un tie ir tie mazie brīnumi mirkļi, kurus tā kā mēs negribam ticēt. Tā kā vārds brīnums liekas, ka es nezinu, kam ir jānotiek. Kaut kādai baltai gaismai un Jēzum te jāparādās, un tad tas būs brīnums. Bet īstenībā tie ir tie brīnumi, kad ejot pa ielu, tu pēkšņi satiec x cilvēku, kurš pasaka, ka tur un tur ir tas, ko tev vajag, vai kaut kādas tādas mistiskas tikšanās, vai sarunas, vai Instagram posti, kas tev pēkšņi izlec, un tur ir tieši tas, ko tev vajag. Jā. Bet mēs tos palaižam ikdienā vienkārši garām un uzturam kaut Tie ir tie brīnumi. Tas ir tas maģiskais katrā dienā. Un, tas jau šobrīd noteikti ir populāri, sevišķi, ja tu esi apzinātībā un tu vēro un tu saredzi to. Bet man liekas, ka nākotnē tas būs pilnīgi normāli. Tā kā pilnīgi normāli šādas situācijas. Jā, laiks skrien nemanot, varētu runāt vēl, man liekas. Bet uz pašu... Okay. Uz pašu nobeigumu varbūt... Ko tu gribētu atstāt ar kādu tādu iedvesmu vai novēlējumu mūsu skatītājiem, lai viņiem tā kā uzsistu drusku pa pakaļ un likt viņiem saņemties, noticēt sev, uzdrīkstēties, varbūt tev kaut kas, ar ko tu gribi padalīties, kāda tavu pieredze vai kaut kas motivējošs vai vienkārši varbūt kaut kāds teikums, kas tev nāk? Zinām, pat tā izklausās tā kā banāli, bet tā kā, izvēlēties sevi vienmēr un iet paši izaugsmē. Nepalikt tā kā uz tās vienas vietas, kur tu esi tagad, bet virzīties uz priekšu ar maziem solīšiem. Bet ar šo te apziņu, jā, ka tev viss ir kārtībā, tu esi pieteikams, tu esi vērtība. Un tad ar tiem maziem soļiem vienkārši dodies un ej tajā pašizaugsmē, jo man liekas, tas ir tik bagātinoši. Tā kā ļoti, ļoti bagātinoši, kad mēs sākam aptvert to, uz ko mēs patiesībā esam spējīgi. Jo, jā, man liekas, arī tā kā man sāka interesēt visa šī te kvanta fizika, kā strādā cilvēka smadzenes. Jo arī pirms daudziem gadiem, kas sāka par to pētīt un skatīties dokumentālās, man liekas, tā kā, mind-blowing. Tā kā, uz ko mēs esam spējīgi, mēs esam super cilvēki, mēs esam vienkārši tā kā, burvji tur un viss kaut kas, mēs tiešām esam spējīgi uz jebko, mūsu ķermeņi ir spējīgi sahīloties, jā, paši. Mēs esam spējīgi radīt savu realitāti, savas lietas. Un tāpēc man liekas, tā kā nevajag palikt uz vietas, vajag vienkārši iet tajā pašizaugsmē. Un, protams, ka nevajag tā, ka tu visu laiku tagad ej kaut ko mācies, kaut ko visu laiku tur dāries, ņemies, bet tu kaut ko uzzini jaunu, tad tu izbaudi to, integrē to, un tad ej atkal nākošajā. Tā. Jā, es pēdējo arī gribu piebilst, ka, manuprāt, ir svarīgi tā kā sajust, kad tev tiešām vajag un nelikt visos tajos kursos pēc kārtas, jo arī tagad man bija periods, pati gribēju nākošanai braukt uz 3 dienu retrītu klusēšanas,
Bet es sajūtu iekšā, ka jā, es ritīgi to gribu, bet laikam ne šoreiz, un es viņu atcēlu. Jo ne jau kaut kādām finansēm vai laika vai kādēļ, bet nav tā sajūta, lai gan ritīgi gribējās. Jā. Bet nav. Un tad es domāju, apriekš kā man sevi spiest. Un tas ir par to sevi sadzirdēšanu, saklausīšanu, saprašanu, ka neko jau nevar nokavēt. Nāks nākamie retrīti. Neko nevar nokavēt. Mums viss vienmēr ir tieši laikā, tieši tā kā tam ir jābūt. Viss vienmēr ir perfekti. Jā. Paldies tev. Paldies tev, Liels. Manuprāt, bija supervērtīgi. Jā. Es ceru, ka būs ko paņemt, un es zinu, ka būs ko paņemt. Kādam kaut kas aizķersies, un droši padalieties komentāros ar to, ko jūs paņemsiet no šīs epizodes, kas jums likās varbūt visvērtīgākais, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Tā.